Skaisti. Pēc tam būs laimīgi. Sāksim 26. maija 2016. gada domas sēdi. Sēdē nepiedalās Inga Priede, attaisnojuši iemeslu dēļ. Un šodien darba kārtībā ir piedāvāti 28 jautājumi un 2 papildu jautājumi. Vai ir kādi jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par darba kārtību ar tiem 2 papildiem. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais darba kārtības jautājums par deputāts Ingas Priedes atbrīvošanu no Sociālo lietu veselības aizsardzības komitejas locekles pienākumiem. Lūdzu, Rozenšo. Saņemts iesniegums no Ingas Priedes deputāts. Ja. Viņi ir ļoti tiešām aizņemti, un mēs tā pauzējam. Daudzreiz viņi netiek uz komitejas sēdēm, līdz ar to apdraud arī pašu komitejas sēdes norisi. Kā tas reāli dzīvē ir? Un Inga darbojas arī vēl daudzās citās komitejās un arī izglītības komiteja, kā jūs visi to zināt, ja, un tāpēc, lai nedaudz samazinātu viņai to slogu, viņi rakstīja šādu iesniegumu. Tāpēc lūdzu deputāts apstiprināt lēmumu projektu. Jā, paldies. Vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt, kā lēmuma projektā rakstīts, atbrīvot ar 2016. gada 26. maiju deputāti Ingu Priedi no Sociālo lietu veselības aizsardzības komitejas locekles pienākumiem. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Pārēsim pie otrā darba kārtības jautājuma par deputātu Signas Ezeriņas apstiprināšanu Sociālo lietu veselības aizsardzības komitejas sastāvā. Lūdzu, rezultātu. Saņemts ir iesniegums, kā saka, nav tāds tukšviet nekad nav. Un tas Signas Ezeriņa mums deputāti visiem cienījamo bija tās priekšlikums, ka viņi varētu darboties Ingas vietā, teiksim, kā deputāti. Un jau viņas tiešie pienākumi ar Haužu ģimeņu biedrību, ko viņi vada, un vēl tālāk tas tā ļoti skaistoši. Un es domāju, ka mēs būsim visi priecīgi apstiprināt Signu šajā komitejā. Aicinu balsot. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kā savotā projektā apstiprināt ar 2016. gada 26. maiju deputātu Signu Ezeriņu par Sociālo lietu veselības aizsardzības komitejas locekli. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Ziedu komitejas sēdē tiks pasniegt. Lūdzu. Nepiedalījās. Signa atvainās. Signa nepiedalījās. Ziedu tiks pasniegt komitejas sēdē. Paldies. Trešais darba kārtības jautājums par Kandavas nodomas dzīvojumu māju privatizācijas komisijas darbības izbeigšanu. Lūdzu, ziņoties Anita mums. Jā, saskaņā ar likumu par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju pārējais noteikumu 28. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome lēmumu par attiecīgas pašvaldības dzīvojumu māju privatizācijas komisijas darbības izbeigšanu var pieņemt, ja privatizācijai šajā likumā noteiktajā kārtībā piedāvāts visas attiecīgās pašvaldības administratīvā teritorijā esošās privatizācijai nododamās pašvaldības dzīvojamās mājas, kas ir izdarīts, un tāpēc izbeigt šīs komisijas darbību. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzam atbalstīt, kas savotā lēmuma projektā ir. Pirmais ir izbeigt Kandavas nodomas izveidotas dzīvojamā māju privatizācijas komisijas darbību 2016. gada 31. maijā. Otrais atzīt par spēku zaudējuši šā lēmuma 1. punktā minētās komisijas nolikumu, kas apstiprināts Kandavas nodomas sēdē 2015. gada 30. jūnijā, protokols numur 10 paragrāfs 6 un grozījumi 31. jūlijā 13. gadā, protokols numur 9 paragrāfs 20. Trešais punkts atbrīvot ar 2016. gada 30. māja Kandavas nodomas dzīvojamā māju privatizācijas komisijas locekļus Otu Bruci, priekšsēdēt Alfrēdu Ķieģi, Leonardu Gudakovski, Ivaru Lasi, Gunteru Indriksonu, Dānu no pienākumu pildīšanas Kandavas nodomas dzīvojamā māju privatizācijas komisijā. Ceturtais uzdot Kandavas nodomas kancelejas vadītājai Anitai Dundurai pieņemtā lēmuma nosūtīšanu, ziņot lēmumu 3. punktā minētajām personām. Piektais uzdot Kandavas nodomas juridiskās un personāla nodaļas vadītājai Agitai Alasē veikt atbilstoši grozījums 29. gada 30. jūlija Kandavas nodomas saistošos noteikumos numur 5 Kandavas nodomas ir nolikums. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi.
Ceturtais darba kārtības jautājums par Kandavas novada domes pašvaldības mantu un īpašumu atsevināšanas un iznomāšanas izsoles komisijas darbības izbeigšanu. Lūdzu, Anita. Lai nodrošinātu pilnvērtīgāku un racionālāku pašvaldības funkciju izpildu, tika izvērtēta Kandavas novada domes pašvaldības mantas un īpašumu atsevināšanas un iznomāšanas izsoles komisijas uzdevumi, kur tika ierosināts uzdot komisijai veikt papildus uzdevumus. Līdz ar to veicot grozījumus nolikumā, izbeigt šīs komisijas darbību, izveidot jaunu. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt. Sagatavotā lēmuma projektā pirmais izbeigt Kandavas novada domes 2011. gada 28. aprīļa sēdē protokols numur 4 paragrāfs 6 izveidotās pašvaldības mantas īpašuma atsevināšanas iznomāšanas izsoles komisijas darbību 2016. gada 31. maijā. Otrais atzīt par spēku zaudējuši pašvaldības mantas un īpašuma atsevināšanas un iznomāšanas izsoles komisijas nolikumu, kas apstiprināts Kandavas novada domes sēdē 2011. gada 28. aprīlī protokols numur 4 paragrāfs 6 ar grozījumu 2013. gada 31. jūlijā protokols numur 9 paragrāfs 23. Trešais atbrīvot no 2016. gada 31. maija pašvaldības mantas un īpašuma atsevināšanas iznomāšanas izsoles komisijas priekšsēdētāja Normunda Štoferta, komisijas locekļus Dainu Rozenfeldu, Anitu Dundurantu Žakaitu un sekretāru Anitu Šimkēvicu no pašvaldības mantas īpašuma atsevināšanas iznomāšanas izsoles komisijas locekļu pienākumu pildīšanas. Ceturtais. Uzdot Kandavas novada domes kancelējas vadītāja Anitai Dundrai pieņemtā lēmuma nosūtīšanas zināšanai lēmumu 3 punktā minētajām personām. 5. Uzdot Kandavas novada domes juridiskās un personāla nodaļas vadītāja Agatai Alasei veikt atbilstoši grozījums 2009. gada 31. jūlijā Kandavas novada domes saistošos noteikums numur 5 Kandavas novada domes nolikums. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. 5. darba kārtības jautājums par Kandavas novada domes pašvaldības īpašumu atsevināšanas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Anita. Pamatoties uz iepriekš minēto divu komisiju darbību izbeigšanu, ir nepieciešams izveidot jaunu Kandavas novada domes pašvaldību īpašumu atsevināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisiju, kas pieņems lēmumus par pašvaldības īpašumu mantas atsevināšanas procesu Kandavas novada pašvaldības teritorijā. Tāpat sagatavos dzīvojamo māju, nedzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcas privatizācijai nepieciešamos dokumentus, pieņems lēmumus par dzīvojamo māju privatizācijai privatizējumu objektu pirkuma līguma slēgšanu, pēc domes lēmumu pieņemšanas privatizēt no valsts īpašumu pārņemtu dzīvojamo māju privatizētos objektus. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Pirmais punkts ir izveidot Kandavas novada domes pašvaldības īpašumu atsevināšanas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju. Otrais ievēlēt ar 2016. gada 1. jūniju Kandavas novada domes pašvaldības īpašumu atsevināšanas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs Normunda Štoferts, domes priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks Nacru Dēvids, finanšu nodaļas vadītāji, komisijas loceklis Brūts, nekustamo īpašumu nodaļas speciālists, komisijas loceklis Dainis Rozenfelds, deputāts, komisijas loceklis sekretārs, nekustamo īpašumu nodaļas jurists Anita Šimkēvica. Trešais apstiprināt Kandavas novada domes pašvaldības īpašumu atsevināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu. Ceturtais noteikti Kandavas novada domes pašvaldības īpašumu atsevināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums stājas spēkā ar 2016. gada 1. jūniju. 5. uzdot Kandavas novada domes juridiskās un personālais vadītājs veikt atbilstoši grozījums 2009. gada 31. jūlijā Kandavas novada domes saistošos noteikumus numur 5 Kandavas novada domes nolikums. Kurš par? Paldies, kurš pret, atturās? Nepiedalās. Atturās viens? Nē, mēs jau par sevi nebalsam. Atturās Ivars Lasis atturās? Nē, atturās. Tātad šodien ir balsojums, līdz ar to tad atkārtot lūdzu, lai šajā jautājumā Ivars Lasis gribēja kaut komentēt, ja? Pēc šī jautājuma. Skaidrs. Nu jā, paldies. Paldies, lēmums pieņems, lūdzu, Ivar. Nevarētu lai ekrānā attēlot to, ko mēs lasām. Atveļot datoros, jo visiem šeit nav datoru. Mums nav izņemti sensitīvie dati, jo dokuments ir oriģinālā
pieskanēts ar juristu parakstiem, bet mums nav izņemts sensitīvie dati un tā kā klātesošai dažādi iestāžu cilvēki. Bet man tad ja noteikti tā arī jādara, jo līdz šim mums tām bija arī, kad mēs sēdi vadījām mums ekrānā tieši tā. Ļoti pamatos paldies par priekšlikumu un godīgi sakot, tādos datus var izņemt un nav neredz nekādas problēmas šeit. Jā, pilnīgi piekrīt. Jā, lūdzu, Rozana. Man otrs priekšlikums priekšā, ka mums visiem tas tikko lasi, viss priekšā. Ja priekš ciemiņiem un klātesošiem, kāpēc te viss uzrakstīts? Kāpēc jānolasa? Un tas, ko Ivars saka, tas ir tur, tad nav. Es nav pret tevi, ka tu lasi, ja? Es saprotu, ka patīk. Jā, paldies, lūdzu, Silvija. Es saprotu, ka Daini tev taisnība, bet tad, kad šobrīd nekas ekrānā nav un sēž nodaļu vadītāji, darbinieku pārvalžu vadītāji, un ja viņi neko neredz, tad ko? Jāuzliek, tur ir visu. Tad, kad Varbūt arī, ka tur ir savas ierakstus. Nedzird, ko mēs runājam. Es domāju, ka viņš pareizi dara. Nē, es atkal domāju, ka priekšsēdētājs dara pareizi, jo cilvēki saka, nevar saprast, pa ko jūs lemjat, pa ko jūs runājat, jo liela daļa mūs klausās ierakstā. Un tagad, kā Lasša kungs teica, kā Štofērs dara, es domāju, ka ļoti pareizi, jo tagad dzird visu, pa ko mēs runājam. Ekrānā darbiniekiem vajag. Es piekrītu arī tam, jo daļa taisnības tā, kad ir, grib dzirdēt, tad ir tāds... Tā kaut jau ierakstēt. Jā. Labi, paldies. Cik es saprotu, šobrīd jau ir ekrāns, jā, ir jautājums. Tad pārējām pie 6. darba kārtības jautājuma par Kandavas novada īpašumu pārvaldīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu. Lai nodrošinātu pilnvērtīgāku un racionālāku pašvaldības funkciju izpildu, nepieciešams izveidot jaunu komisiju. Komisija Kandavas novada īpašumu pārvaldīšanas komisija, kas izskatīs jautājumus un pieņems lēmumus par pašvaldības zemes gabalu iznāmāšanu, par zemes ierīcības projektu uzsākšanu, par zemes lietošanas mērķu piešķiršanu un maiņu, par nekustamā īpašuma nosaukumu piešķiršanu un maiņu un par nekustamā īpašuma sadalu. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu, Rozenfeld. Tāpēc, tomēr, manā skatījumā jautājumu loks, ko viņi skatīs un izvērtēs, jo mēs zinām, ka tas ir kaut kas jauns. Mākšu locekļi varētu būt vairāk. Es gribētu arī, lai tur būtu, piemēram, deputāts pretī sēdošais Romeks, Jančiks. Kā piemēram. Pamāz. Jā, jo šis jautājums tika izskatīts, atvainojos, komitejas sēdē, un no Romeka tāds priekšlikums nebija, tāpēc tomēr viņš piedalījās sēdē. Viņš atbalstīja šādu, un tagad... Tā, viņš var sevi izvirzīt. Nē, vismaz tāds priekšlikums. Labi, lūdzu, Romeka, tu arī. Divu komisiju darbība ir apturēta, saprot, divas jaunas komisijas. Privatizācijas komisijā bija arī tāds uzvārds Bogdānovs bija. Te viņš nav nevienā, ne otrā komisijā, viņš ir atteicies no tās darbības. Te ir tas, ko Daida saka plašāk, bet ir tā plašāka lieta. Kā viņi tā? Tad cik aktīvi piedalās šie cilvēki šai komisijas darbībā, un tas arī to, ko pirms tam jau, ko mēs runājām par iepriekšējo, tad vai tieši maksimāli salikt cilvēks, lai tik skaitītos, bet lai tie, kas reāli strādā, tad ko tad īsti mums vajag? Nē, man jau grūti pateikt, tur jau priekšsēdētājs laikam ķieģels bija un tagad arī ir privatizācijas. Kāpēc? Ne? Tā komisijā, kas tur bija priekšsēdētājs? Tas jau var pateikt, vai viņš strādā vai nestrādā. Ja nestrādā, nenāk, protams, cik es saprotu, ir priekšlikums papildināt komisijas sastāvā ar vēl vienu locekli, ja? Vai mums nolikumā ir, cik mums ir, Anita, tad jāgroz arī nolikums vai... Sanāk, tas ir tā. Jā, nolikums 3. punkts. Jā, nē, nav 3. punkts. Kā vēl deputāti uzskata, labi, viens ir izteikts, vai uzskatāt, ka ir nepieciešams vēl papildināt plašāk ierosinājumu, un tad lūdzu arī. Es domāju, ka vienmēr šīs komisijas ir ļoti grūti sasaukt, mīļie, cienījamie deputāti, jo cilvēki, kas strādā, viņi nevar atnākt, jo administrācija nestrādā pēc darba, mums darba laiks, un tikai tāpēc, es domāju, par šo komisiju nevienam nemaksā.
Nāk iesniegumi, grib nomāt zemes, grib piešķirt nosaukumus. To jau visu mēs pēc tam skatāmies komitejās lemjam. Labi, paldies, lūdzu, Roza. Cik šausmīgi skaisti būtu, kā to dara citās pašvaldībās. Ārkārtīgi daudz, nevis tieši darbinieki, kas dienā algu par to piedalās komisijās. Viņi tie, kas sagatavo, palīdz komisijai tur darboties, bet tieši cilvēki no malas piedalās. Ir ķieģels komisijas vadītājs, ok, bet ir tikai Gudakovska deputāti. Tad man atpildās kādu vēl deputātu. Tā ir te ideja tāda. Un nav viens deputāts tā pārslogots, ka viņš nevarētu piedalīties tajā komisijā. Tāpēc es tikai, lai pārstāvniecību, bišķi lielāk piecas. Runājāmies ļoti skaisti, un jā, ka tā varētu tā metodika ļoti laba, jo plašāk ir tā informācija, jo ir, tādas būtu normāli, bet tai pašā laikā būsim reāli, cik kad sasauc šīs komisijas, kur strādā, kurš iet, un tad viens netiek, otrs, trešais, un tad sākās šis apgrūtinājums. Bet nav nekas pretī par šo, ja tiešām ir vēlas vēl viens loceklis piedalīties šajā komisijā. Kā lūdzu ir, mums nolikums arī jāgroza, vai mums ir... Nē, mums sastāv nosaka domas... Jā, ok. Tad atbalsts, kad saprot, priekšlikums ir papildināt šo komisiju ar vēl vienu locekli, ar Romeku Fabjančiku vai deputātiem. Es nevarēšu apvienot. Mēs nevaram šobrīd runāt par cilvēku, kurš nav klāt un nav saņemts no viņa iesniegums. Tad es to jautājumu, tad aicinu balsot, kā sagatavotā lēmuma projektā izveidot Kanadās nodu īpašumu pārvaldīšanas komisiju. 2. punkts ievēlēt par 2016. gada 1. jūnija Kanadās nodu īpašumu pārvaldīšanas komisiju šādā sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs Alfrēds Ķieģels, domas priekšsēdētāja vietnieks, komisijas priekšsēdētāja vietniece Leonāra Gudakovska, deputāti, komisijas loceklis Sandra Bērziņa, nekustamo īpašumu nodaļas vadītāji, komisijas loceklis Gunta Pērkona, teritorijas plānotāji, komisijas loceklis sekretāra Lolita Bruts, nekustamo īpašumu nodaļas speciālists. 3. apstiprināt Kanadās nodu domas īpašumu pārvaldīšanas komisijas nolikumu. Noteikti, ka Kanadās nodu domas īpašumu pārvaldīšanas komisijas nolikums stājas spēkā ar 2016. gada 1. jūnijā. Kurš par? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Paldies. Kurš pret? Atturās? 2. Romeks Fabjančiks un Dainis Rozenbergs. Paldies, lēmums pieņemts. 7. darba kārtības jautājums par Kanadās nodu domas saistošie noteikumi numur 4. Grozījumi Kanadās nodu domas 2015. gada 29. oktobra saistojošas noteikumos numurs 21 par neapbūvētas zemes gabalu nomas maksu apmēra Kanadās nodu apstiprināšanu. Lūdzu, Annika. Pamatojoties uz iepriekšējām izmaiņām komisijās, ir nepieciešams saistošo noteikumu 9. punktu izteikt jaunā redakcijā, kas ir lēmumu par neapbūvētu zemes gabalu iznāmāšanu vai līgumu pagarināšanu pieņemt Kanadās nodu īpašumu pārvaldīšanas komisiju. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. 1. apstiprināt Kanadās nodu domas saistošos noteikumus numur 4, grozījumi Kanadās nodu domas 2015. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos numur 21 par neapbūvētas zemes gabalu nomas maksas apmēru Kanadās nodā. 2. Kanadās nodu domas saistošajos noteikumos numur 4, grozījumi Kanadās nodu domas 2015. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos numur 21 par neapbūvētas zemes gabalu nomas maksas apmēru Kanadās nodā 3 darbdienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt elektroniskā veidā vides aizsardzības un attīstības ministrija iesniegšanai. 3. noteikti, ka Kanadās nodu domas saistošie noteikumi numur 4, grozījumi Kanadās nodu domas 2015. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos numur 21 par neapbūvētās zemes gabalu nomas maksu apmēru Kanadās nodā stājas spēkā pēc publikācijas jomas informatīva izdevuma Kanadu nodu vēstnesi. 4. kancelē nodrošināt Kanadās nodu domas saistošos noteikumus numur 4, grozījumi Kanadās nodu domas 2015. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos numur 21 pār neapbūvētas zemes gabalu nomas maksu apmēru Kanadās nodā publicēšanu mājaslapā www.kanadavlē un informatīvi izdevuma Kanadās nodu vēstnesi. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. 8. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. Lūdzu. Ir saņemts iesniegums no personas ar lūgumu piešķirt 50% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim, jo ir persona ar pirmās grupas invaliditāti.
saskaņā ar saistošajiem noteikumiem persona attiecīgajā nekustamajā īpašumā dzīvo un personai nav citu nekustamo īpašumu, tāpēc ir piemērojama šī 50% atlaide nekustamajam īpašumam. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Tad aicinu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu. Pirmais piešķirt nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu 16. gada taksācijas gan nodokļu summa samazinot 50%. Domājamā daļa nekustamā īpašuma uzvaras iela 42 Kandavas novads. Otrais uzdot Kandavas nodomas nekustamā īpašuma nodaļas nodokļu administratorei veikt nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu aprēķina lēmumu pirmā punktā minētajai personai. Lēmumu var pārsvarot 1 mēnešu laikā no tās spēka atzīmes brīdis iesniedzot pie administratīvā tiesā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. 9. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdīgi kārtībā. Lūdzu, Anita. Ir saņemts pieprasījums no zvērinātas tiesas izpildītājas vai minētajai personai lūdzot sniegt rakstisku paziņojumu vai minētajai personai ir nekustamā īpašuma nodokļu parāds. Nekustamā īpašuma nodokļu parāds konkrētajai personai tika konstatēts, kāpēc liek nodot izpildē pieciņai. Paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot, kas sagatavotā projektā. Pirmais lieta nodod Zemgales apgabala tiesas 116. iecirknes zvērnētāja tiesas izpildītāja Anģelai Tauskai. Nekustamā īpašuma nodokļa piedvisīgi kārtībā. Un otrs piedziņu vērst likumu par nodokļiem nodevām 26. panta 4. daļas 2. punktu noteiktajā kārtībā. Kandavas nodomē lūdz zvērnāt tiesas izpildītājiem līdz 27. maijam 2016. gadam. Līdz lēmumu izpildē saskaņā likumu par nodokļu nodevumu 29. pantu 2. daļu aprēķināt no laika nenomaksāto pamatparādu 0,05% par katru nokļuvu dienu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. 10. darba kārtības jautājums par Kandavas nodomas 2011. gada 26. maija amata saraksta grozījuma apstiprināšanu. Lūdzu, Egīl. Jā, ir priekšlikums veikt izmaiņas amatu sarakstā, konkrēti par būvvaldi runājot, likvidējam amatu būvinženieris, tad esošo amatu būvvaldes vadītājs svītriņa arhitekts pārdēvējam par būvvaldes vadītājs un izveidojam jaunu štatu vienību arhitekts. Tāpat ir bāriņtiesā nelielas izmaiņas, kad likvidējam vienu bāriņtiesas locekli, vienu amatu vietu, kā arī bāriņtiesas sekretāru pārdevējam par bāriņtiesas sēžu sekretāru. Tādas tās piedāvātās izmaiņas. Jā, paldies. Deputātiem lūdzu kādi jautājumi. Lūdzu, Solvija. Man jautājums. Tas būvvaldes vadītājs mums tā kā, es saprotu, viņš ir būvvaldes speciālists, arhitekts, un viņš tā kā, mēs varam iztikt bez arhitekta, kā bez certifikāta, bez tāda. Mēs nevaram iztikt bez arhitekta, jo tāpēc, patreiz tā kā apvieno būvvaldes vadītājs arhitekts ir viena persona, sakarā izmaiņām arī likumdošanā un darba apjomu pieaugumu. Praktiski tos darbus diezgan sarežģīti ir apvienot, tāpēc ir priekšlikums izveidot šo jaunu kā arhitektu, kas ir kādreiz arī bijis, atjaunot šādu štatu vienību un meklēt pretendentu uz šo vietu. Paldies. Vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt, kāds sagatavot lēmumu projektā. Pirmais apstiprināt Kandavas nodomes 2011. gada 26. māja amata sarakstā šāds grozījums 1.1 izslēgt no amata sarakstā amatu būvu inženieris, 1.2 izteikt amatu nosaukumu būvvaldes vadītājs arhitekts jaunā redakcijā būvvaldes vadītājs, 1.3 papildināt amatu sarakstu ar jaunu amatu Kandavas nodomes būvvaldē arhitekts, 1.4 izslēgt no amata sarakstu vienu amatu daļā bāriņties loceklis, aizstājot ar 6 ar 5. 1.5 izteikt amatu nosauku bāriņties sekretārs, jaunā redakcijā bāriņties sēžu sekretārs. Otrais punkts noteikti, ka 1.2 punkts zaudē spēku, tad, kad
tiek nodibināts darba tiesiskās attiecības ar būvvaldes arhitektu noteiktā lēmumā 11131415 punkts stājas spēkā ar 2016. gada 1. jūniju. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. 11. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Knibivānas pagasta Kandavas novads atsevināšanu. Lūdzu, Anita. Publiskas personas mantas atsevināšanas likuma 4. pānta 4. daļas 8. punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsevināšanu var ierosināt persona, kurai ir izbeigts lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu. No šādas personas 2016. gada 16. februārī tika saņemts iesniegums ar lūgumu atsevināt nekustamo īpašumu Knibivānas pagasts Kandavas novads, kurš sastāv no 2 neapbūvētiem zemes gabaliem ar kopējo platību 33,04 hektāri. 16. gada 9. maijā tika arī saņemts atzinums par nekustamo īpašumu Knibivānas pagasts Kandavas novads, kur tirgus vērtība tika noteikta 127 400 eiro. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Pirmais uzdot atbildīgai komisijai organizēt nekustamā īpašuma zemi Knibivānas pagasts Kandavas novads kadastru numurs 988-003-0058 pārdošanu par brīvu cenu personai, kuru valsts un pašvaldu īpašuma privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldu ir noslēgusi zemes nomlīgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. Otrais noteikti, ka nekustamā īpašuma Knibivānas pagasts Kandavas kadastru numurs 988-003-0058 pārdošanas cena ir 129 000 eiro. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. 12. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Papeles Vānas pagasts Kandavas novada atsevināšanu rīkot izsoli ar augšupejošu soli. Lūdzu, Anita. Nekustamais īpašums Papeles Vānas pagasts Kandavas novads sastāv no neapbūvēta zemes gabala kopējo platību 3,01 hektārs. Par nekustamo īpašumu 2016. gada 9. maijā tika saņemts atzinums, kur tirgus vērtība ir 10 500 eiro. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt, kā sagatavotā lēmuma projektā. Pirmais atļaut atsevināt nekustamā īpašuma Papeles Vānas pagasts Kandavas novads ar kadastru numuru 988-002-0105 un uzdot atbildīgai komisijai organizēt nekustamā īpašuma Papeles Vānas pagasts Kandavas novads ar kadastru numuru 988-002-0105 izsoli ar augšupejošu soli. Noteikti, ka nekustamā īpašuma Papeles Vānas pagasts Kandavas novads kadastru numurs 988-002-0105 izsoli sākuma cena ir 11 203 eiro, izsoles solis ir 100 eiro, nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas. Trešais, noteikti izsoles dalībniekam jāatbilst likuma par zemes privatizētu lauku apvidos 28. panta, 28. panta nosacījumiem. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. 13. darba kārtības jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu būvgalvniecības izstrādām nomaiņai Ūdens iela 4 Kandavas novads. Lūdzu, Jefremov. Kandavas novada domē saņemts personas iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu būvgalvniecības izstrādājumu nomaiņai Ūdens ielā 4 Kandavas novadā. Nekustamais īpašums atrodas Kandavas vēsturiskajā centrā. Kopīgās izmaksas sastāv 26 933,75 eiro, līdzfinansējuma apmērs 13 166,18 eiro. Saskaņā ar Kandavas novada domes 2011. gada 30. jūnija saistošajiem noteikumiem 10 ir paredzēts, ka Kandavas novada domē paredzēt līdzfinansējums vēsturisko būvu izstrādājumu atjaunošanai. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Ja jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt, kā sagatavotā lēmuma projektā pirmais piešķirt daļēji līdzfinansējumu 4500 eiro koka logu 8 ārduru, 1 balkonu duru nomaiņā, Ūdens ielā 4 Kandavā, Kandavas nodā līdz 50% no būvu izstrādājuma tāmes, bet ne vairāk kā 284,57 eiro uz vienu būvgaldniecības izstrādājumu komplektu. Otrais pie budžeta grozījuma tiks izskatīt iespēja pārējiem līdzfinansējumu 8606,18 eiro. Pēc atkārtot iesniegumu par līdzfinansējumu piešķiršanu. Trešais darbi jāveic un atbilstošā dokumentācija jāizsniedz Kandavas novads būvvaldē 2016. gadā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Lūdzu, Rozenfelds, gribēju kaut ko. Es gribēju jautāt, kaut kā mums sanāk, ka nolasim uzreiz, mēs balsojam par. Jautājums man ir būvvaldes vadītājiem par to, ka mēs zinām, ka šai mājai ir jauni koka logi. Par sen. Viņi ir veci. Viņi palikuši veci. Nē, paliek vai nepaliek, tas tāds... Nē. Kur ir jauni koka logi? Jauni 2 koku logi. Ir 2 jauni koku logi, kas ir ielikti kā paraugi. Īpašnieks pārējos logus viss maina. Tā, ja kā jebkurš saimnieks mājā, ja ir nolēmis mainīt, kaut ko viņš arī maina, liek sev jaunas mājā, savā nekustamā īpašumā jaunas logus, tāpat durvis. Un tā ir viņa brīva griba un jāapsveic. Tie 2 jaunie. Mēs sakārtojam savu... Tas ir pozitīvi. Tas ir pozitīvs, tikai mēs tā mājai, tas ir kauns Trebs pašā centrā, promenādē pretī daudzus gadus, mēs neviens neko nevaram tur izdarīt. Ir mainījušies īpašnieki. Tieši tā, tāpēc ir ļoti pozitīvi un prieks par šiem īpašniekiem, kas sakārto savus īpašumus. Tāpēc arī mums ir atbalsts un šogad viņš ir ļoti aktīvs. Es šogad pabeigšu tos darbus, jā? Es saprotu, īpaši. Es nācu pāri promenādē, izskatījās jau, ka tas tur jau tiek tā darīt. Līdz svētkiem jau nepaliek. Nē, bet es lūdzu pa vienam. Jā, vai vēl kādi jautājumi? Kāpēc Rozenfelds saka, ka es pirms nolasot šo jautājumu ziņotājs, tad es prasu, vai deputātiem ir kādi jautājumi. Tā kā tiek dots vārds, nav uzreiz pēc lemjošās daļas nolasot, protams, es aicinu balsot, bet pirms tam var izteikties, tā kā šeit ir tā kā nepamatotas kritika. Labi, līdz ar to pāriesim pie šo jautājumu. Esam nobalsojuši 14. darba kārtības jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu logu nomaiņā Pils iela 7, Kandavas novads. Lūdzu, Jā, ir saņemts līdzīgs jautājums, jā, un tur ir saņemts iesniegums par 1 loga līdzfinansējumu 1 koka logu nomaiņai. Jā. Un tur tās izmaksas ir 309, un atbalstāmais apjoms ir līdz 50% vai līdz 284,50 eiro. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Rozenfelds. Šoreiz nav. Jā, paldies. Tad aicinu atbalstīt, kā sagatavot lēmuma projektā piešķirt līdzfinansējumu 50% apmērā 1 koka logu nomaiņā Pils iela 7, Kandavas novadā līdz 50% no būvsarm tāmes, bet ne vairāk kā 284,57 eiro uz vienu būvgaldniecības izstrādājumu komplektu. Otrais darbi jāveic un atbilstošā dokumentācija jāiesniedz Kandavas novads būvvaldē 2016. gadā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. 15. darba kārtības jautājums par līgumu noslēgšanu, personīgu autotransporta izmantošanu, pastiprinājumu līgumu, automašīnas biļetes lietošanu ar Kandavas novads priekšsēdētāju šoferu degvielas limitu noteikšanu. Lūdzu, Agrit. Es varbūt, kad Jā, lūdzu, Agrit. prezentēšu. Šis jautājums jau tika skatīts komitejās, tur bija dažādi jautājumi. Ideja tāda, ka patreiz domas priekšsēdētājiem nav dienesta automašīnas, viņš ir mieru izmantot savu automašīnu, uzrakstījis iesniegumu par pastiprinājumu līgumu noslēgšanu. Un šeit jums tiek piedāvāts lēmums noslēgt šādu līgumu ar noteikti degvielas limitu. Īsumā tā doma ir tāda. Un arī te pievienots ir 3. punkts pēc ierosinājuma komitejās. To 3. punktu jūs varat redzēt.
pēc papildu ieņēmumu pamatbudžeta saņemšanas veikt iepirkuma procedūru automašīnas iegādē pašvaldības vajadzībām. Šādā redakcijā ir noformulēts. Jā, paldies deputātiem. Lūdzu jautājumu. Lūdzu, Ārī. Es atkārtoti prasu to jautājumu, ko uzdevu komitejas sēdē. Vai tiešām ir domas noslēpums uzrādīt mašīnas marku? Kāpēc? Kārtot jebkuru līgumu, jebkuru uzrāda mašīnas marku, līdz ar to degvielas patēriņš. Mums ir kāds noslēpums. Degvielas patēriņš. Es prasīju juristē. Juriste nevarēja atbildēt. Nav nekāds noslēpums. Varam ielikt Audi A6, nav problēmas. Paldies, es to tikai gribēju. Tas ir oficiāls Es ceru, ka tas nav pretlikumīgi. Nē, godīgi sakot, es neredzu šeit arī nekādas noslēpumus un tā tālāk. Jo šeit iet lieta pēc būtības, līgumu slēdzot, protams, tur līgumā tiek norādīts marka, reģistrācijas numurs un tā tālāk. Šeit ir konceptuāli lēmums vispār uzdot, slēgt par šo automašīnu. Viss. Un domas priekšniekam. Automašīna var mainīties, jo saprotam, vienā brīdī arī tu arī tev ir patapinājuma līgums ar domu. Jā, es zinu, kā līdz ar to tu prasīt. nomainīs automašīnu. Maina līgumu, tūlīt maina līgumu. Nevis domas lēmumu, redzi? Man nav domas lēmums. Priekšniekam vajag domas Varēja lēmumu. atļauties. Tā ir rīkojums, Ārī. Jā, bet tur ir Tas smalki ir līgums, norādīts. Bet tas ir līgumā, arī. Tas ir līgumā. Es gribu vienkārši priekšnieki. Es saprotu, man nav pretī kāda mašīna brauc, bet oficiāls līgums. Protams. Un man tikai tāda nesaprotams, jums jau iedalīts 500 litru. Kāpēc mēs samazinām priekšniekam? Budžetā ieliks domas priekšniekam 500 litru, tagad mazāk brauc. Priekšētiem jau ne mašīna. Varbūt noprecēt. Jā, varbūt arī te brauc, tāpēc es gribu. Jā, labi, paldies. Vai vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kā sagatavotā lēmuma projektā. Pirmais uzdot Kandavas nodomas izpildu direktoram Egilam Dudem Kandavas nodomas vārdā noslēgt līgumu par personīgu autotransportu izmantošanu, pastiprinātu līgumu automašīnu bezgalīgas lietošanā, darba pienākumu pildīšana ar Kandavas domas priekšsēdētāju Normantu Štafērtu. Otrais noteikti Kandavas nodomas priekšsēdētāju Normantu degvielas limitu automašīnu, kur tika izmantot darba pienākumu pildīšana 250 litri mēnesī. Un trešais pēc papildus ieņēmuma pamatbudžetā saņemšanas veikt iepirkuma procedūru automašīnas iegāde pašvaldības vajadzēm. Kurš par? Kāpēc nenosaucam to marku? Ar labojumu? Kurš pret? Man atbildēja, ka ieliks marku. Atturās Gins Birkensteins un arī Gudakovska. Jā. Paldies. 16. darba kārtības jautājums par atskaitu komandījumos Strēngnes Zviedru un sadarbības līgumu akceptēšanu. Tas būs īņas. Lūdzu, Līga. Līga ir nosūtīta komandējumā, sagaidīt mūsu novada svētku viesus. Tā kā šis jautājums tika izskatīts arī komitejās, bija prezentācija. Domāju, visi, kas tur bija klātesošie, to redzēja, iepazinās un arī līguma teksts jums ir iztulkots, tā kā varbūt ir kādi jautājumi, varbūt mācīšu atbildēt. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varētu jau kāds uzstāties, pastāstīt bišķiņi kā gāja. Bet būs veci draugi, mēs gribam visi zināt. Domāju, ļoti laba prezentācija bija komitejas sēdēs, kur deputāti tiek iepazīstināti un viss izstāstīts. Komitejas sēdi jau nav domas, to jau jūs zināt, jā. Es domāju, ka tad vajadzēja iepriekš norunāt, kad komitejas sēdē, kad šis jautājums pastāstīt, kā gāja pa Strēngnes. Ļoti labi. Lai Kandavas iedzīvotāji dzirdētu klātesošie, kur ir noslēpums? Noslēpumi, protams, nav. Ir ļoti pozitīvi un Strēngnes mērs atcerās šo sadarbību sen, bet jau 11 gadu garumā nekā nav bijis viņš aktīvs, bet viņš ļoti pozitīvi uzsvēra iepriekšējo tā laika domas priekšsēdētāju, kurš ir apmeklējis un ļoti lielu interesi izrādījis par uzņēmēju darbību un arī tā kā ir apskatījis rūpnīcas ražotnes un tomēr ar kaut ko ir sev noskatījis tajās. Tā kā ir tāds pozitīvs atsauksmes par to un arī turpmāko sadarbību mēs ļoti gan kultūrā, gan uzņēmēju darbībā. Tā kā ir daudz ko mācīties no viņiem, protams, bet kā mēs arī pašvaldības vadītāji pārunājām,
Viņiem šobrīd ir ļoti liela problēma, ne tikai Zviedrijā, arī Strēngnesē, jo tas ir jau pie Stokholmas, jau tas rādījus, kad šie bēgļi un tā situācija, tā sociālā aizsardzība un vispārējais viņiem ir ļoti apgrūtinoši, un tās ļoti liels problēmas viņiem. Tā kā sākās jau. Bet pārējais viņi attīstās, viņi iet uz priekšu, izaugsme ir, jo lielais Stokholmas centrs plešās uz āru robežas, un līdz ar to attīstās arī apkārtējās pašvaldības, kas ir tuvāk. Un līdz ar to viņam plāno, ka līdz jau 40. gadam, ko viņi ir izstrādājuši attīstības stratēģiju, jau Strēngnes ir iekšā, jau principā jau tajā Stokholmas reģionā. Šobrīd ir izbūvēts otra dzelzceļa līnija, kad ļoti daudz ir kustība pārvietojās iedzīvotāji. Jā, lūdzu, Romek. Man jautājums, Gints Steinbergs bija šoferis vai delegācijas dalībnieks? Tas ir tas. Viņš bija gan delegācijas dalībnieks, gan šoferis. Abi divi? Jā, protams. Viens, divos? Jā, divi vienā. Kā viens tā saprot, jā. Par līgumu. Dažiem punktiem kaut ko, kas tad tur ir līgums? Līgums ir pielikumā. Šeit? Jā. Tā kā varbūt pazīties arī tika aizsūtīts iepriekš, vai vēl kādi jautājumi par šo? Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt, kā sagatavotā lēma projekta, apstiprināt Līgas Šupcika atskaiti par domas delegācijas komandējumu uz Strēngnes, Zviedriju, no 2016. gada 12. maija līdz 16. gada 16. maijam akceptēt 2016. gada 14. maijā noslēgto sadarbības līgumu ar Strēngnes komunu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. 17. darba kārtības jautājums par Kandavas deju skolas nolikumu grozījumu apstiprināšanu. Lūdzu, Silvija. Kandavas deju skolas direktori griežās ar iesniegumu papildināt savu skolas nolikumu. Un proti, tātad redakcija par mācību programmām šobrīd tiek piedāvāta sekojoši, cits ar deju saistīts profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas. Doma ir tāda, neuzskaitīt tikai konkrētu programmu, lai, ja skola grib vēl kaut ko, kā saka, jaunu piedāvāt, lai nebūtu katreiz jāmaina nolikums. Tad ir arī piedāvāts, vārdu sakot, izmaiņu šādā redakcijā. Skolas saimnieciskās darbības un sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi paši ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Šie līdzekļi ir skartām Kandavas naudas izglītības pārvaldes kontā un izmantojami tikai skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādēji, aprīkojumu iegādēji, ziedotāju noteikto mērķu īstenošanai, kā arī pedagogu un izglītojumu materiālajai stimulēšanai. Šeit es gribu vēl piebilst, kāpēc mēs ierakstījām arī tieši par šo materiālo stimulēšanu, jo mums, kā saka, juristi aizrādīja un arī auditori, ka mēs nedrīkstam, kā saka, bērniem dot dažādus, kā saka, dažādas naudas balvas no skolas budžeta vai vēl kādus dāvinājumus, ja nolikumā tas nav atrunāts. Un vēl skolas direktori lūdza, kā saka, nolikumu papildināt ar šādu tekstu. Skolas direktors ir atbildīgs par racionālu skolas budžeta izlietošanu atbilstoši veicinājiem uzdevumiem. Tas arī viss. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt, kāds sagatavotā lēmuma projektā pirmais apstiprināt Kandavas deju skolas nolikuma grozījumus. Būties noteikti, ka Kandavas deju skolas nolikuma grozījums stājas spēkā ar 2016. gada 26. maijā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. 18. darba kārtības jautājums par Kandavas Kārļa Mīlenbach vidusskolas nolikuma grozījumu apstiprināšanu. Lūdzu, Silvija. Tātad Mīlenbach vidusskolas direktori arī nāca ar iesniegumu, lai papildinātu savu skolas nolikumu. Līdz šim mums bija redakcija sekojoša, ka skolā ir skolas formas, bet nebija atrunāts no kuras līdz kurai klasē. Līdz ar to šobrīd skola piedāvā, lai būtu atrunāts no 1. līdz 6. klasē, ir vienota skolas forma.
Bija arī iepriekšējā nolikumā tātad pirmsskolas programmas. Šo, kā saka, arī tātad lūgums svītrot, jo pirmsskolas programmas skolīgi vairs nepiedāvā. Tāpat arī lūdzu izteikt, kā saka, 25. punktu, saziņā ar skolēnu vecākiem ir noteikti saziņas formas. Obligātā saziņas forma skolvadības sistēma e-klase, skolēnu papīra formāta dienas grāmatas var iekārtot pēc brīvprātības principu, plašu audzinātājiem vienojoties ar vecākiem. Pedagogu saziņā var izmantot tiešo runu, e-pastu, telefonu sarunu, SMS ziņojumu un vēstules. Savukārt 29. punktu skola lūdza izteikt šādā redakcijā. Katra klase mācību gadu laikā drīkst izmantot mācību ekskursijām, projektiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem noteiktu dienu skaitu. No 1. līdz 9. klasē ne vairāk kā 15 dienas mācību gadu laikā, un no 10. līdz 12. klasē ne vairāk kā 5 dienas mācību gadu laikā. Principā šo lietu jau regulē ministra kabineta noteikumi, bet skolas var pieiet ļoti dažādi. Ir skolas, kuras to vienkārši ierakst iekšējās kārtības noteikumos, citi nolikumā, un Milenbach vidusskola piedāvā tātad nolikumā. Tas arī viss. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt, kā sagatavotajā lēmuma projektā. Pirmais - apstiprināt Kandavas Kārļa Milenbach vidusskolas nolikuma grozījumus. Otrais - noteikt, ka Kandavas Kārļa Milenbach vidusskolas nolikuma grozījums stājas spēkā 2016. gada 28. māju. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. 19. darba kārtības jautājums par pašvaldības aģentūras Kandavas nodaļas sociālais dienas atskaiti par gājumu un pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2016. gada aprīlim. Lūdzu, Alfrēd. Jā, 5. maijā notika Labklājības ministrijas un Latvijas pašvaldības savienības sarunas par dažādiem Labklājības ministrijas sniegtajiem pakalpojumiem valstī. Un tika prezentēti, kā notiek valstī gājumi pabalstu izsniegšana, tāda analīze, kā katrā pašvaldībā gadu griezumā. Tāpat arī par to, kāds ir mūsu līmenis valstī saistībā ar pabalstu ņēmējiem, tātad maznodrošinātie un trūcīgie personu skaits, kā mainās 5 gadu laikā. Un tāpēc arī radās interese izanalizēt arī, kā šī aina ir mūsu pašvaldībā. Un kopā ar Ingu mēs vienojamies, kad izskatīsim komitejas sēdēs, arī domas sēdēs, tātad kā Kandavas novadā notiek šī gājuma pabalstu izsniegšana, kā arī mainās šis pabalstu saņēmējs skaits pagadiem. Varbūt tālāk Ingu. Jā, paldies, Lūdzu, Leitarkungs. Vispārējā materiālus mēs iesniedzam, vairāk jau ko piebilst nav gājuma materiālos, bet faktiski lielākā kulminācija gājuma ņēmējiem bija 2010. gads, tad apmēram 800 gājuma ņēmēji, tad uz šobrīd 2016. gada 30. aprīli tie ir tikai 30 cilvēki. Tas ļoti strauji samazinās viņu skaits, atbilstoši arī cilvēku ieņēmumu palielinās un līdz ar to gājuma ņēmēju skaits samazinās. Un tie lielākoties ir cilvēki ar atkarības problēmām, ar garīgas attīstības problēmām, pat analfabēts mums viens ir, kas ir gājuma ņēmējs. Tas ir cilvēki, kuriem ir ļoti liels problēmas iesaistīties pastāvīgā darbā. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Rozmančov. Konstatējušajā daļā būtu jāuzved patiesā situācija, kā šis jautājums tika izskatīts. Viņš tika izskatīts arī komitejas sēdē. Es gribu papildināt. Lēmumu projektu. Jā, mēs izskatījām šo jautājumu komitejas sēdē. Parasti, ka izskato arī Milenbach konstatējušajā daļā. Jā, paldies. Tad lūdzu ar papildinājumu, jā?
tad aicinu atbalstīt, kā sagatavot lēmumu projektā ar papildinājumu, pieņemt zināšanai Kandavas domas priekšsēdētāja vietnieka Alfrēda Ķieļies sniegto informāciju par diskusiju labklājības ministrā 2016. gada 5. maijā un pašvaldības aģentūras Kandavas sociālās dienas direktora Ilda Ēterta atskaita par GMI pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 16. gada aprīlim. Plus arī, kad, cik es saprotu, šis jautājums tiek izskatīts komiteju sēdē. Jā. Tad kurš par šādu lēmumu projektu? Paldies, vienbalsīgi. 20. darba kārtības jautājums par pašvaldības sociālā dzīvokļa Lielā ielā 38/4 Kandavas novads izīrēšanu Atseklēnē. Lūdzu, Rozina. Mēs saņēmām no dzīvokļu komisijas lēmumu, kur Klēna, kurā ir divas nepilngadīgas meitas, Laura Klēna un Vita Klēna, dzīvē ģimenei piešķirts arī trūcīgās personas status, jā. Tā kā es aicinu deputātus atbalstīt gan komitejas, gan komisijas lēmumu un piešķirt šai ģimenei dzīvokli. Tā lēmuma projektā. Paldies. Vai deputātiem vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt, kā sagatavotā lēmuma projektā. Pirmais izīrēja Atseklēnē pašvaldības nelabvēlīgi iekārtot vienistabas sociālo dzīvokli Lielā 38/4 Kandavā. Kandavas nodara kopējo platību 28,4 kvadrātmetri. Dzīvokļu līgumu noslēdz uz 6 mēnešiem. Otrais uzdod domas izpildu regulējumu noslēgt 1 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža īres līguma ar Atseklēnu. Trešais atļaut domas izpildu regulējumu Dudim saskaņā ar līguma nosacījumu pagarināt, grozīt vai izbeigt īres līgumu ar Atseklēnu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. 21. darba kārtības jautājums par pašvaldības dzīvokļu Apiņu ielā 682 Kandavas novads izīrēšanu Reinim Daniševskim. Lūdzu, Daini. Te ir tāds interesants gadījums, ko es gribu pateikt, ka mēs savā laikā uzbūvējam māju, mēs viņu saucam par sociālu māju, valsts iedēļ 600 000 līdzfinansējumu. Un šobrīd ir tāda situācija, ka faktiski mums ir no rindā esošiem cilvēkiem gan grūti ir kādam piešķirt, jo mājas izmaksas ir pietiekoši dārgas. Un es domāju, ka gan dzīvokļu komisija, gan arī domas arī pareizi rīkojas. Faktiski mēs piešķirām šo dzīvokli šim cilvēkam, kurš tādā komunālā uzņēmumā, Reinim Daniševskim, kurš ir labs santehniķis un jau ilgas gadus strādā. Viņam nav nekāds personīgs dzīvoklis un tā tālāk, kā tad viens otrs kādreiz te runā, bija tāda saruna. Tāpēc es arī atbalstu šo te un komiteju arī mēs pilnībā 100% atbalstam šo lēmumu projektu. Jā. Paldies. Vai deputātiem vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt, kā sagatavotā lēmuma projektā izīrēt Reinim Daniševskim pašvaldības labiekārtot vienistabas dzīvokli Apiņu ielā 682 Kandavā. Kandavas nodara kopējo platību 59,1 kvadrātmetrus. Dzīvokļu īres līgumu noslēdzot uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem. Otrais uzdod domas izpildu direktoram Dudam noslēgt 1 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža īres līgumu ar Daniševski. Trešais atļaut domas izpildu direktoram Egilam Dudam saskaņā ar līguma nosacījumu pagarināt, grozīt vai izbeigt īres līgumu ar Daniševski. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. 22. darba kārtības jautājums par pašvaldības dzīvokļu Zīļu ielā 1227 Kandavas novads izīrēšanu. Valdības tās lūdzu, Daini. Šis ir gadījums, kad piešķirts tiek dzīvoklis pašvaldības darbiniekam, kurš praktiski visu laiku dzīvoja ārpus mūsu teritorijas, un ļoti jauki, ka viņš dzīvo Kandavā. Arī komisija to ir vienbalsīgi lēmums, un mēs komiteja par to lēmām. Tas ir faktiski noslēgts uz darba tiesisko attiecību laiku. Tā kā, kamēr viņš strādā, viņam uz līgumu darbojas, kad viņš nestrādā, šis līgums automātiski tiek balsts. Jā. Tā kā aicinu balsot par lēmumu projektu. Paldies. Vai kādam deputātam jautājumu? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kā sagatavotā lēmuma projektā. Pirmais izvērēt valdības tāsim pašvaldības labiekārtot vienistabas dzīvokļu Zīļu ielā 1227 Kandavā. Kandavas nodara kopējo platību 35,3 kvadrātmetri. Dzīvokļu īres līgumu noslēdzot uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem. Otrais uzdot domas izpildu direktoram Egilam Dudam noslēgt 1 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža īres līguma atstās. Atļaut domas izpildu direktoram Egilam Dudam saskaņā ar līguma nosacījumiem pagarināt, grozīt vai izbeigt īres līguma atstās. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. 23. darba kārtības jautājums par kapsētu apsaimniekošanas rezultātiem Kandavas novadā. Lūdzu, Alfred.
Jā, nu šeit varbūt nav par apsaimniekošanas rezultātiem, bet par apsakošanas rezultātiem. Kļūdi šeit būtu jālabot. Tātad darba grupa, kuras sastāvā bija Ārija Kurnikovska, Jānis Rozenfels, viņš pats piedalījās šajā darba grupā. Daļai piedalījās arī komunālās saimniecības pārstāvis. Mēs apsakojam visas novadu parceles, apskatījām, kādi būtu tie veicamie darbi kapsētu uzlabošanai, kapsētu kārtas uzlabošanai, kas faktiski būtu papildus veicami ārpus ikdienas apsaimniekošanas darbiem. Nu, kādi ir faktiski tie tādi kopēji aini paskatoties? Mūsu kapi ir labā kvalitāte, labi uzturēti, bet ir arī tādas lietas, kuras būtu jāveic, kā jau es iepriekš jau minēju, tad ārpus šīs ikdienas apsaimniekošanas darbiem. Tie ir kapu vārti, vairākos kapos tie ir kritiskā stāvoklī, kur ir nepieciešams pat kapitālais remonts, kā piemēram Cikuņas kapos, citur ir nepieciešama mazāk remonta vai krāsošanas darbi. Praktiski var teikt, ka 80% no visiem kapu vārtiem ir nepieciešams pielikt roku, lai tos savestu kārtībā. Tad vēl ir tādas lietas, kad visos kapos nav šīs atkritumu šķirošanas. Ir, piemēram, kur ir atsevišķi kapkati, kur nav šī lielā tvertne. Nemaz nerunājot par to, kad ir blakus mazās tvertnes, kur liek stiklus, plastmasas, lai atšķirot no bioloģiskajiem atkritumiem. Tad praktiski visos kapos trūkst ūdens. Nav vietas, kur paņemt ūdeni. Bet arī šo jautājumu tad pārunājot, mēs skatījāmies, kad vai loģiski būtu arī veidot tādas sakas rakt, tas, protams, prasa ļoti liels līdzekļus, jo katrs iedzīvotājs braucot uz kapiem un paņem jau līdz to ūdeni, un tādā brīdī arī to ziedus aplaist, un varbūt, ka tas arī nebūtu tik būtīgi. Tad par kapiem runājot vēl arī par sausajiem kokiem. Praktiski ir gandrīz, var teikt, visos kapos, kur jāņem koku laukā sausie, kas ir bīstami, gan kapu apmeklētājiem, gan arī dzīvniekiem nokrist šie koki. Nu, tā ir arī šeit jums apkopojums dokumentos pielikumā. Ir par to, es esmu atzīmējis katros kapos, kas ir nepieciešams darīt. Un tālāk varbūt runājot par to, kā mēs arī komitejas sēdē runājam par to, kāda tālākā darbība. Tālākā darbība, kad stādot budžetu paredzēt noteikti naudu un kapu labiekārtošanai, un tad arī izstrādāt šo pasākumu plānu, kuros kapos tad mēs sākam prioritārā secībā, kur vairāk nepieciešams uzsākt šos darbus un kurus darīt. Un tikai tad šo pasākumu, jo pagājušajā domas sēdē bija kā uzdots uz šobrīd uz šo pasākumu plānu veidot, bet komitejas sēdē pārunājot arī spriedām, ka nav loģiski uztaisīt sakņus plānu, kur varbūt nevaram norealizēt. Tad labāk, kad vispirms ir nauda, zinām, cik mums nauda, un tad uztaisām pasākumu plānu, kā šo naudu realizēt un kā uzlabot situāciju labāk mums kā sērkās. Jā. Paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Rozenfels. Es arī piedalījos, kā jau Alfreds teica, tajā visā lietā. Šeit netika pieminēts pats galvenais. Lielākā kļūda, kas ir notikusi mūsu lauku apsvērtās un arī pilsētā, faktiski nav šīs kapu, teiksim, schēmas. Ja mēs ir domas lēmums, es atceros, ka es to sāku, man teica jau mēnesi atpakaļ, kad mums ir kapi, kalmuši kapi, kur apglabāt cilvēki bez piederīgiem. Mēs izstaigājam kapus un nevienu tādu kapu neatradam. Zinām, ka tāda abedījuma ir, netur atzīmes, nekas, ministra kabineta lēmumi netiek pildīti. Es nezinu, kā mēs no tā visi izkulsimies, jo kartes redzēja tikai Cēzes pagastā un paldies Mājai par to, jā. Tiešām tas bija ļoti jauki, viņam daudz kapi ir. Tā kā tā ir viena liela lieta, un es nedomāju, ka mēs šodien tā tik viegli ar to lēmumu tā galā tiekam, jo būtībā es gribu pateikt vēl to, ko redzot Vānas un Matkulas kapi tiešām ir ļoti skaistās, labā stāvoklī, bet par pāriem to nevarētu teikt. Satraucoši vēl ir tas, kad kapos, piemēram Jankandels kapos,
Ja mēs runājam, ka būs kāds iespējas cilvēkiem kaut ko aizstumt, atstumt, kāds smilti praktiski uz visiem lielajiem 3 kapiem, kas ir kopā, ir tikai viens šāds. Kā tu teici, tačka? Es te prasīju, kā viņš sauc? Ķēra nav. Kā ir Latvija? Ķēra? Latviski ķēra. Tiešām ķēra? Tačka nav. Tačka nav. Jā, un kad nav lielajās kapos, jā, ir tāds, es svētdien biju kapos, un cilvēki arī par to mēs tā viens otrs man teica, šeit, no, kā tas ir. Jo, redziet, ir vēl lieta, kaut vai arī ejot uz tiem pašiem kapiem, un kādreiz tur bija solīši, tur pie stadiona, tas tur pazudis un tā tālāk. Kādreiz vedām cilvēks un tā tālāk. Tā kā pa visām lietām jāpadomā. Un tad es atceros to, ka deputāti toreiz izņemot 2 deputātus, jā, kuri nobalsoja par 4. punktu, un kur ir rakstīts sekojuši teksts. Ķieģelim izveidot darba grupu, Kandavas kapu apsakošanai, šā gada māja doma sēdē, iesniegt, izstrādāt pasākumu plānu, kapu apsaimniekošanai turpmākos 3 gados. Alfrēds tur stāstīja, ka tas nav un budžets un komiteja nedrīkst atmainīt domas lēmumu. Domas lēmums ir lūk 4. punkts. Un šim labiekārtošanas plānam jābūt. Es domāju, ka tas ir tā vienkārši, es nezinu, kā to nosaukt, es negribu to vārdu lietot publiski, bet jebkurā gadījumā tas ir jāizdara. Un lai cilvēki zina, kas būs kapos, es te nestāstīšu par kapiem, ļoti daudz, kas tur ir ko darīt, elementārs lietas, jā, par atkritumu vešanu, darīšanām un šķīvošanu un tā tālāk, jā. Ir vietas, kur viss ir vietas, kur ir kauns skatīties, kādi tie vārti un kādi visās ieejas un vispārējais un piebraucamie ceļi un norādes. Tā kā būtībā ir liels darbs ieguldīt. Runājot šeit par naudu. Kāda iet runa par naudu? Skaidrs, nauda ir tik, cik viņi ir, un kā mēs paši šodien lēmām, šo to jau pārdodam, vēl to pārdosim, kaut kāda nauda būs. Es nevis tādu jautājumu, ka vajadzētu to milzīgas summas paredzēt, vien pār 10 000 šogad ieguldīt šajā svētajā lietā, jā, ko es gribu teikt, ka tas ir ļoti jauka lieta, kas sakārtot, jo kopumā, es gribu teikt, tas ir bijis daudzās kapu sētās, bet mums novadā viss ir labs. Bet prasītos to ūdeni un tā tālāk, es nezinu, aku izrakšana ir milzīgi dārgi un tā tālāk, bet pats trakākais jau ir kas, ka, piemēram, ieejas vārti drausmīgā stāvoklī, jā, atkritumu visu Spāņu stāv pie ieejas vārtiem, tā nedrīkst būt, tik skaisti mums visu, vajadzētu. Es ceru, es ļoti ceru uz šiem cilvēkiem, kas šeit 3 sēž, jā, 4, ka būs pārvaldnieki un sapratīs, kā tas viss ir darāms un kā vajadzētu sakārtot. Jā, labi, paldies. Atvainojos pārvaldniekiem, arī viņi piedalījās arī kapu apsekošanā, tā kā kopīgi mēs skatījām uz šo ainu, kāda ir kapu tiešām, varbūt palabotājiņas saka, ka 3 pagastos ir labi kapi, visos pagastos ir labi sakārtot kapi. Jā, protams, ka darīt vienmēr var vairāk, un arī es ceru, ka sastādot nākošā gada budžetu, viņas arī to paredzēsim noteikti naudu kapsētu uzlabošanai, situācijas uzlabošanai. Jā, paldies, Alfred. Vēl? Mēs izskatījām vides komitejā šo jautājumu, un es daudz piekrītu, ko Alfrēds saka, un kopā ar pagastu pārvaldēm šos kapsētus izbraucām. Es domāju, ka tā kā mēs visi braucot ar runājam, ka kapi mums ir tiešām labā stāvoklī. Protams, ja nauda būtu vairāk, vienmēr varētu būt labāk, bet cilvēki ir apmierināti, sūdzības mums nav nākušas līdz šim. Un sastādot budžetu, tiešām jūs, man liekas, viss, kas ir pie budžeta stādīšanas, zin, ka tā nauda nekad nav. Bet, ja doma izdalīt kaut vai tos pašus 10 000, protams, salikt grafiku un tos vārdus kārtot un pa ķērdām, ko runā, es domāju, ka tās pietiekoši ir, ka tur nevajag desmitiem cilvēku uzreiz nestrādā. Es pati bieži eju uz skapiem un strādāju, un nekad nav tur problēma bijis ar šiem. Tas, ka viņi novilietojās, tas, ka viņi kaut kur pa laikam pazūd, bet cerēsim, ka komunālai saimniecībā ies tik labi, varbūt vēl labāk, un ka visi šie inventāri glabāsies, uzlabos, atjaunos, un galvenais, ja doma iedos naudu. Jā. Paldies. Labi, paldies. Es arī pievienojos Alfredam par to, ka mēs arī komitejas sēdē izskatījām šo jautājumu. Varam sastādīt plānus ļoti pozitīvi, tas ir apsekošana, bet, manuprāt, lielākā funkcija šeit ir kapa apsaimniekotājiem. Viņi šo pamatu funkciju dara, un, protams, un kā mēs esam ļoti konstruktīvi izstrādājuši lēmumu projektu, kad sastādot nākošā gada budžetu, mēs, zinot šo situāciju, varam ieplānot tādu naudu un konkrēti tādiem aktivitātēm, tāpēc ir šāds lēmumu projekts.
Es domāju, ka pat daudz ir diskutēts par to un plaši runāts, un paldies par darbu arī pagastu pārvaldniekiem, tiešām aktīvi strādāt tajā jautājumā. Un tāpēc man aicinājums ir balsot kā sagatavotā lēmuma projektā. Pirmais pieņem zināšanai darba grupas vadītāja Alfrēda Ķiris sniegto informāciju par Kandavas nodu kapsētu apsekošanas rezultātiem. Otrais sastādot 2017. gada budžetu plānot finansējumu Kandavas nodu kapsētu labiekārtošanas darbiem. Kurš par? 2, 3, 4, 5, 6, 8. Paldies. Kurš pret? Atturās? Dainis Rozenfelds. Tu jau pirms tam bija par Romē. Tagad. Es jau arī gribēju uzdot jautājumu. Man jau neviens neprasīja. Pietiekam daudz mēs esam izrunājuši šo jautājumu. Es domāju, daudz izteikušies. Es domāju, pamatu lietas. Bet es domāju, ka ir jau tāpat tās darba grupā, jūs runājāt, apsekojot. Es domāju, ka vēl plašāk ir diskusijas par šo jautājumu. Labi, paldies. Tā mums pieņemts. Pāriesim pie 24. darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašumu īvētas Kandavas pagasta Kandavas nodas sadalīšanu. Lūdzu, Loreta. Doma ir saņemts iesniegums no personas ar lūgumu atļaut atdalīt viņai piederošā nekustamā īpašuma Kandavas pagastā zemes gabalu, kas ir lauksaimniecības zeme, un piešķirt jaunu nosaukumu Lības Kandavas pagasta Kandavas nodas. Paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt, kā sagatavotā lēmuma projekta atļaut atdalīt Jūdai Pažai piederošo nekustamā īpašuma īvētas Kandavas nodas pagastu kadastru numurs 9620150 zemes gabalu 13,11 hektāru platībā, kadastru apzīmēm 962044019 un piešķirt jaunu nosaukumu Līvas Kandavas pagastu Kandavas nodas noteikti nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darba ir lauksaimniecība. Otrais atlikušā īpašuma īvētas Kandavas pagasta Kandavas nodas zemes platība 6,6 hektāri, noteikti nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darba ir lauksaimniecība. Trešais pēc kadastrālās uzmēržas zemes vienījuma platības var tikt precizētas. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. 25. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumu dārza Matkulē, Matkulas pagastā Kandavas nodas sadalīšanu. Lūdzu, Loreta. Doma ir saņemts personas iesniegums un arī sakarā ar īpašumu tiesību sakārtošanu nepieciešams veikt sadalu Kandavas novada domas piekritīgiem īpašumam dārza Matkulē, izdalot zem personas piederošām ēkām zemi ēku uzturēšanai un atdalītajai zemē un tās esošajai ēkai piešķirt jaunu nosaukumu un adresi Dzirnu iela 9 Matkule. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt kāds sagatavotā lēmuma projektā. Pirmais atļaut atdalīt nekustamā īpašumu 31,800 kvadrātmetru platībā dārza Matkulas pagasts Kandavas nodas kadastra numurs 970030237 zemes gabalu, kas nepieciešama ēku būvu noliktavu, kadastra numurs 970030237 uzturēšanai 2500 kvadrātmetru platībā. Saskaņā grafisko pilnīgi bez zemes uzmērīšanas platība var tikt precizēta un atdalītiem zemes gabalam uz tā esošiem ēku būvju īpašumu labības noliktavu Matkulas pagasts Kandavas nodas kadastra numurs 97005030004 mainīt un piešķirt jaunu kopējo nosaukumu adresi Dzirnu iela 9 Matkulas pagasts Kandavas nodas. Noteikti nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi 1100 kvadrātmetru platībā noliktavu apbūve 1400 platība pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem. Otrais atlikušā nekustamā īpašuma dāris Matkulas pagasts Kandavas nodas kadastra numurs 970030237 atvaina zemes platība 29300 kvadrāti. Noteikti zemes lietošanas mērķis pagaidu atļautās zemes izmantošana sakņu dārziem. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. 26. darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumā Ūdaģivānas pagasts Kandavas nodas. Lūdzu. Ir saņemts certificētu mēģinīt izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašumu Ūdaģivānas pagastā sadalē. Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts atbilstoši Kandavas novada domas 2016. gada 28. aprīļa sēdes protokolam un ir priekšlikums jaunizveidotiem zemes īpašumam ar platību 34 hektāru piešķirt jaunu nosaukumu Jaunūdaģi un noteikti
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes, uz kuru galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, atlikusī īpašuma ūdeņu platība ir 36,5 hektāri un lietošanas mērķis zem, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Jā, paldies. Lūdzu, deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt kā sagatavotā lēmuma projektā. Pirmais apstiprināt zemes ierīcības projekts zemes īpašumā Ūdežvānas pagasts Kandavas novadas zemes vienības kadasta apzīmēs 98 005 001 kopējā platība 70,5 hektāru sadalē. Otrais jaunizveidotajam zemes īpašumam ar kopējo platību 34 hektāri piešķirt nosaukumu Jaunūdežvānas pagasts Kandavas novadas noteikti nekustamo īpašumu lietošanas mērķi, zemes, kur galvenā saimnieciskā darba ir lauksaimniecība. Trešais atlikusī nekustamā īpašumā Ūdežvānas pagasts Kandavas novadas zemes vienības ar kadasta apzīmi 98 005 001 platība ir 36,5 hektāri nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Ceturtais pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas zemes īpašuma platības var tikt precizētas. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Nepiedalās, atvainojos, Sunis nepiedalās. Iesturs. Tā, 27. Par Kandavas novadas domas pastāvīgo komitejas sēžu laika pārcelšanu jūnijā. Zinām, tā ir pirmsvētku diena, līdz ar to komitejas sēdēs šis jautājums tiks skatīts, un priekšlikums bija mainīt laiku 22. jūnijā, sākot no 9 līdz 12. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt, kāds sagatavotā lēmuma projektā. Notiek, ka domas pastāvīgo komitejas sēdes notiek 2016. gada 22. jūnijā, līdz aizsardzības un komunālā jautājuma komitejas sēde 9:00, sociāla lietu veselības aizsardzības komitejas sēde 10:00, izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 11:00, finanšu plānošanas un attīstības komitejas sēde 12:00. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, 20, varbūt pāriesim 29. un 30. un tad pāriesim pie atskaitēm, ja? Tad 29. darba kārtības jautājums par Kandavas novadas bērntiesas nolikumu grozījumiem. Tik izskatīts komitejas sēdē. Šis papēr, tas par nolikumu grozījumu. Lūdzu. Mums ir bāriņties priekšsēdē. Lūdzu. Iesniegums domāju pamatot ar to, ka tiek izdarīti grozījumi amata sarakstā, un līdz ar to tiek precizēts arī nolikums, tātad tiek mainīts locekļu skaits, un bāriņties sekretāra vietā nolikuma punktos tiek ierakstīts bāriņties sēžu sekretāra. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu, Romi. Tur bija tā projektā bijis 5 un 6 kaut kāds cipars, te 7 un 8. Lūdzu. Te ir nekūti, Kandavas bāriņties grozījums nolikumu. Aizstāt nolikuma punktā vārdu 8 ar vārdu 7. Projektā bija kaut kas 6 un 5. Tā kopējais bāriņties locekļu skaits ir būtu tagad 7. 2 ir štata darbinieki, pārējie ir uz stundu likmi. Kas tas 5 un 6? Tas projekts. Tas, ko iepriekš mēs balsojam? 5 un 6 tur bija. Tur bija 7 un 8. Tie ir stundu likmes locekļi. Te ir stundu likmes locekļi. Tas ir viss kopējais. Jā, tieši tā. Vai vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu atbalstīt kā sagatavotā lēmuma projekta. Pirmais apstāvē Kandavas novadas bāriņtiesas nolikumu grozījumus, otrais noteikti, ka Kandavas novadas bāriņtiesas nolikumu grozījumus stājas spēkā ar 2016. gada 1. jūniju. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Tad 30. jautājums. 30. jautājums par ikgadējā atmaksātu atvinājumu, papildu atvinājumu piešķiršanu Kandavas novadas priekšsēdētājiem Radvītam Štoflerim. Deputātiem vai ir kādi jautājumi? Jums ir datumi redzami, kuriem datumi vai ir kādi jautājumi? Vai tiešām neieradīsies darbā? Absolūti. Tu var apsolīt, jā.
Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot par lēmumu projektu. Pirmais piešķirt Kandavas novada domas priekšsēdētājam Normundam Štofitam ikgadējā apmaksāta atvaļinājuma daļu un papildu atvaļinājumu. Pirmais - vienu kalendāru nedēļu no 2016. gada 2. jūnija līdz 2016. gada 10. jūnijā. Tā skaitā 7 darba dienas. Otrais - 2 kalendārās nedēļas no 2016. gada 27. jūnija līdz 2016. gada 10. jūlijā. Tajā skaitā 10 darba dienas. Un trešais - papildu atvaļinājumu no 2016. gada 11. jūlija līdz 2016. gada 13. jūlijam, 3 darba dienas. Par nostrādāto laika periodu no 2014. gada 14. jūnija līdz 2015. gada 13. jūnijā. Un uzdot Kandavas novada domas finanšu nodaļas ekonomistei Vairai Daņievičai, kas maksāt atvaļinājumu pabalstu 50% apmērā iekšējos normatīvos aktos noteiktā kārtībā mēneša algas darbas samaksas dienām. Kas par šādu lēmumu projektu? Paldies. Jā, līdz ar to pāriesim pie darba kārtības jautājumu par atskaitēm valsts priekšsēdētāja vietnieka izpildu direktora. Sākšu ar savējo atskaiti laika periodā no 2. līdz 8. maijām. Ikmēneša tikšanās ar Kandavas novada pensionāru biedrības pārstāvjiem. Tajā nedēļā bija tikšanās ar varam pārstāvjiem par projektu ieteikumu iesniegšanu pirmsskolas izglītības Zīļuks. Tad nākošais bija pašvaldības savienība un varam tikšanās par pašvaldību interesējušiem jautājumiem, kur arī, protams, tika pieskārās jautājums par dabas aizsardzības plānu izstrādi un tām sekām un pārējām naudām, kā mums plānojās vai nē. Tad, kā katru mēnesi mums ir 4 novada pašvaldību vadītāji tikšos Engurs, Jaunpils, Kandavas novada Tukuma. Arī pārunājam aktuālajiem jautājumiem, kas ir kopīgi kā Tukuma slimnīca un pieeju un pārējie jautājumi. Tad no 9. māja līdz 15. kā parasts ierasts mums ir Kurzemes radio, aktuālās informācijas sniegšana. Un kā jau pirms tam pieminēja, arī komandējums uz Strengnesu, kur jau tā kā atskaita tika jau iesniegta. No 16. līdz 22. maijām bija varam paplašinātā darba grupas sanāksme par Abalas Senlais dabas aizsardzības plānu izstrādi, kur jau ārkārtas sēdē tika ziņots, ka mēs esam panākuši tomēr šos mums vēlamos jautājumus, kas iesaistīti bija zemju īpašnieki. Kā tas ir iestrādāts un šobrīd nekādas neredzu šos pretrunas, ko te vēl joprojām kāds uzskata, bet es domāju, ka kompromiss ir atrasts, jo tur piedalījās paplašinātajā darba grupā 4 novada pārstāvi, kas ir iesaistīts ar Abalas Senlai. Tā ir Ventspils pašvaldība, Kuldīgas, Talsi un Kandava. Tas arī viss mēs kopīgi šo jautājumu izrunājām. Es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvs solis. Ko mēs nevaram pateikt, kas būs nākotnē pēc 5-4 gadiem, nezinām, bet šobrīd es uzskatu, ir ļoti pozitīvi. Nākošais bija pašvaldības savienības un izglītības ministrijas komitejas sēde, kur diezgan sāsināts jautājums ir par internātu skolu uzturu līdzekļu piešķiršanu, jo ir projekts, kad ar 2017. gada 1. janvāri šo uzturu līdzekļi vairs no IZM nefinansēs vairs. Un bažas ir par to, ka šo līdzekļi būs, ja gribēs uzturēt šī skola, būs no pašvaldību budžetiem. Līdz ar to tas ir ļoti liels apgrūtinājums, ka traģisks tas jau ir. Un tas ir ļoti nopietnas jautājums, ko šobrīd strādā, lai risinātu. Tā kā mēs arī aicinājām iesaistīt šajā jautājumā Labklājības ministriju, jo tas tomēr tā ir sociālā sfēra, šī internāta skola, un es ceru, ka panāks pozitīvu vienošanos, lai pildītu šīs funkcijas internāta skolas. Tālāk ir komitejas sēde. Bija konvences sanāksmes Kandavas tehnikumā, kur piedalījos, kur ir konvences sanāksme, kur Kandavas tehnikums organizēja kurā visām savām filiālēm, kur piedalās gan tās filiāles vadītāji un arī tās pašvaldības vadītāji, kurās ir šīs filiāles. Un konvents ir tas, kur nāk kopā pašvaldības pārstāvji, skola, direktori,
un runā par strateģiskiem jautājumiem. Un šī konventa priekšsēdētāja ievēlēja Kandavas novadomes priekšsēdētāju Normandu Štofertu mani konkrēti. Un līdz ar to tā ir tāda konstruktīva saruna, jo man prieks par to, ka ņem vērā, ka ir sapratuši, ka pašvaldība ir jāņem vērā. Tas nekas, tas ir valsts lauksaimniecības tehnikums, kad ir jārunā kopīgi. Intereses mums ir kopīgas, teritorija ir, un līdz ar to tie jautājumi, kas ir strateģiski jārunā kopīgi un jāpieņem lēmumi. Tā kā tas bija ļoti tāds pozitīvs lēmums un darbs. Tad, protams, kā jau ierasts, vasaras sākums ir un Zantes pagasts kur ir pirmie mums novadā, ļoti pozitīva gaisotne un ļoti daudz apmeklētību. Tā kā paldies pagastu pārvaldniekam, ļoti labi. Paldies, organizatoriskās puses. Paldies par izteikumu. Varētu tā teikt, ka Normums bija ļoti kārtīgs apmeklētājs, ņēma līdzdalību un izturēja apmēram 40% no mūsu programmas. Ļoti priecīgi, paldies. Jauki viens otru paslavē. Tas jau prieks par to viens otrs. Tā kā mums ir laikām pieredzes lielāko daļu viens otru nogāni. Ja? Tā kā viss kārtībā, paldies. Tad tālāk, no 26. līdz 9. maija tajā nedēļā tikos Raunas novadā uzņēmējdarbības atbalstošiem jautājumiem, tur bija arī tādi interesanti, kā jaunās biznesa idejas atbalsta, kā viņa pašvaldība iestrādājusi ir savā saistojušos noteikumos, kad, pieņemsim, ir censoņi, jauni, motivēti iedzīvotājs grib uzsākt savu biznesu, nāk ar savu biznesa ideju, bet, pieņemsim, izvērtē komisija, kur ir tā labākā. Pirmā vieta saņem atbalstu 2000 eiro, otrā vieta 1000 eiro un trešā vietas biznesa projekts ir 500 eiro. Tas ir tāds starta kapitāls, tā ir motivācija jaunajiem uzņēmējiem, kas varētu, mēs centīsimies arī pēc iespējas ātrāk izstrādāt arī savu plānu, jo uzņēmēju darbība ir svarīga. Tā kā tās pieredzes ņemam, kā katra pašvaldība strādā, un, protams, mums arī savu priekšlikumu, bet viena no idejām bija šāda arī, kas ļoti pozitīvi strādā. Tālāk mums ir, kā parasti ir piejūras dalībnieku sapulces un, protams, Kandavas novadas svētki. Tā kā, jā, lūdzu, Rozmikāla. Tāds jautājums par to konventu, tas ir interesants vārds. Tas tā, vai tev pašam kā pašvaldības vadītājiem, kas tehnikumā ir mainījies un kas mainīsies saistībā uz Kandavas tehnikumu Kandavas teritorijā? Kas notiks ar stadionu un tā tālāk? Ir tāds vēsums, vai kaut kāds tika izrunāts? Tie jautājumi jau ir iestrādāti stratēģijā, attīstības plānā. Un līdz ar to IZMā jau viņi ir aizstāvējuši, tā kā tur nauda jau tiek, tā kā projekts par naudu ir iesniegts, un tikai atbalsts jāgaida, bet tur iekšā ir attīstības tajā plānā arī šis stadions, viss pārējās. Bet lielākā baža bija, jo tajā konventajā darba grupā, tajā komisijā ir arī no izglītības ministrijas pārstāvi, kas tieši to pārauga. Un, godīgi sakot, man ļoti patika, ka mums tās doma gājiens ir vienāds, ka izglītības ministrija doma gājiens ir vienāds ar pašvaldību. Un tā kā ļoti liels, vislielākās problēmas, ko mēs saskatām, ir par šīm tehnikum filiālēm, kā nodrošināt šīs prakses vietas, jo mēs zinām, vai vairāk vai mazāk, kāds šis tehniskais aprīkojums. Un paldies Kandavas tehnikumam par šo laika periodu. Ir ļoti augstvērtīgi un kvalitatīvi šīs prakses vietas nodrošināšanas, jo filiālēs, diemžēl, tādas iespējas, manuprāt, nebija un nav izdarīts. Un tā ir lielākā problēma, kad izglītības ministrija arī nevar norādīt, kā vai to tehniku vest uz to filiālē, apmācīt tos bērnus vai otrādāk. Tā kā tās galvenās problēmas, ko runājam, bet par pārējo attīstību, protams, tas plāns ir iesniegts, un es redzu daudzsološu, kad būs sakārtots visas šīs lietas. Jā, lūdzu, arī. Tu tikies ar Raunas novada uzņēmējiem. Jā. Vai ir paredzēta arī tikšanās ar mūsu uzņēmējiem, lai pastāstītu šo skaisto Protams, jā, jo, godīgi sakot, pirmais plāns ir, man ir apsekot visus uzņēmējus individuāli, apbraukt visus. Bet kopā visus vajadzētu. Pirmais plāns, kā es iepriekš teicu, man ir plānā apbraukt, izrunāt individuāli ar visiem uzņēmējiem maksimāli
Jo, saprotam, mēs individuāli runājam par to vietā, katram ir sava tā sāpe, vai atkal pozitīvisms, tāds individuāli, pēc tam aicināsim kopā uz konstruktīvu sarunu, kur mums izstrādāts jau kaut kāds pasākumu plāns, lai nav vienkārši tāda parunāšana, lai būtu konstruktīva saruna jau par aktivitātēm, ko mēs darām. Plāns ir tāds, bet pirmais es solīju, apsekošu, visu sabraukāšu. Paldies, un ko jūs spriedāt pie jūras dalībnieku sanāksmē? Varbūt, tā vēl būs. Tā būs rīt. Paldies. Jā, kā es ielicu šo nedēļu visu, jā. Jā, beidzam. Vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu, Alfred. Jā, tātad faktiski visu mēnešu garumā mēs esam vairākas sanāksmes savuši saistībā ar novadas svētkiem. Tad piedalījos vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā, tur bija jāparaksta līgums. Pārstāvēja domi ar Zeņa grāmatas prezentācijā, tā kā Zeņas ir izdevusi 2. grāmatu jau. Patīkam Kandavas novadam arī. Tad piedalījos arī neatkarības atjaunošanas dienas pasākumos. Pārstāvēja arī domu Kandavas novada domas kausas izcīņas sašaušanas sacensībās. Piedalījos pašvaldības savienības un labklājības ministrijas sarunās, par ko es arī jūs informēju. Tad ir šīs komisijas regulāri mums notiek darījumi ar lauksaimniecības zemēm, dzīvokļu komisija, ceļu komisija šoreiz mums bija izbraukuma sēde, apskatījām pilsētas krustojumus, arī situācija, kāda izveidojusies pie veikala Labais, tad kādi šie risinājumi veidi, un faktiski, skatoties uz kopā uz pilsētas krustojumiem, jāsaka, ka gandrīz vai 100% visi iedzīvotāji ir pārkāpuši ceļu līnijai. Līdz ar to iegājuši ceļu zonā, un tas arī apdraud krustojumu šķērsošanu, tātad grūtības ir pārskatīt ceļu, un arī patreiz jau labojam situāciju pie Raiņa un Liepielas krustojumā. Diezgan smagi situācija risinās pie Uzvaras un Talsielas krustojuma, jo tur ir kapitāli apstādījumi, bet viņi ir, diemžēl, ceļu zonā. Un roka neceļās vienkārši rakstīt, un šim cilvēkam jānovāc šie apstādījumi. Viņi tiešām ir izcila. Bet situācija, diemžēl, tāda ir. Un arī tad risinām gan ar veikalu īpašnieku, gan arī šīs mājas īpašnieku pie labā krustojuma, lai krustojumi būtu pārredzams, un arī risinām jautājumu par gājēju pārējas iekārtošanu. Tad iet par ceļiem, regulāri ir apsekoti pagastu ceļi, tikšanās pagastu pārvaldēs. Tad arī apskatījām jautājumu kopā ar Kandavas ceļiem par autobusu piestātnes izveidi pie internāta vidusskolas. Patreiz tiek gatavot tāme, un arī līdz kā tāme būs, apspriedīsim cenas un arī dosim tātad risinājumu. Risināts jautājums par pacēlā izbūvu poliklīnikā. Patreiz ir, varētu teikt, finiša taisnē, kad jāparaksta ir līgums un jāsāk arī ir darbi. Tad ir vairākas tikšanās bijušas pašvaldības savienībā, par vienu es jau minēju, ir otra arī, kur bija trīspusējas sarunas, Varam, Zemkopības ministrija un pašvaldības savienība. Tika izskatīt pavisam 7 dažādi jautājumi un arī daudz tādi interesanti jautājumi, kaut vai par zaļo iepirkumu. Tas ir par iepirkumu, kur mēs veicam mūsu skolēnu ēdināšanai, kur piedalās arī mūsu Lietuvas firmas un arī firmas, kuras negodīgi šo iepirkumu izpilda. Tas ir, kad līgums noslēdz, bet reāli baro ar produkciju, kur iepirkt ir Polijā vai jebkurā citā valstī Eiropā, bet visu ir noslēdz līgums un mūsu pašu zemniekiem. Un te ir tāds tā kā apburtais loks, kur arī nevarēja risinājumu pateikt nevienu ministri, ne arī pašvaldības, kā ar šo jautājumu cīnīties. Tam ir arī tāpat laikā, piemēram, mūsu tirgotāji, ja ietikt iekšā Lietuvā vai Igaunijā ar savu piedāvājumu praktiski neiespējami. Mēs esam atvērti un līdz ar to paši ciešami. Vēl tik runāts par datu apmaiņu, gan meža, gan valsts meža dienas.
Tātad, lai varētu ietikt arī šajās datu bāzēs, vienotām datu bāzes un iespējams izmantot šos datus pašvaldības savā darbā. Par Āfrikas cūku mēri, tā kā, diemžēl, agri vai vēlu viņi būs arī mūsu teritorijā, un patreiz ir noteikts, ka pēc likuma pašvaldībā ir atbildīgi par šo kritušo dzīvnieku savākšanu, bet ir no zemkopības ministrijas par katru dzīvnieku galvu 50 eiro tiek piemaksāts par šo savākšanu. Tad tika runāts arī par šiem servitūtiem, kur pieļauts kļūdas ir zemes atdošanā atpakaļ īpašniekiem, kur bieži vien ceļi ir kā servitūti un īpašnieks aizliek šo ceļu ciet un nelaiž kaimiņu cauri, un arī mūsu teritorijā, diemžēl, šāda situācija ir vairākās vietās un diezgan pasmagi viņa risināt. Tad bija arī par atbalstu uzņēmējiem. Tad ir paredzēts iestrādāt likumā, kad atļaut pašvaldībām dot galvojumus, bet, diemžēl, ja jūs atceraties, kas strādāja tādā laikā Brežu zemnieki, mums arī bija tiesības dot šādas galvojumus, un mēs pašvaldības uz to diezgan smagi iekritām. Bet katrā ziņā jūs to ir paredzēts, ka līdz 50 000 varēs pašvaldību galvot uzņēmējiem, kur uzsākt uzņēmēju darbību, lai to varētu izdarīt. Tad bija arī par zemes dzīļu apsaimniekošanu bija jautājums, ir paredzēts palielināt dabas resursu nodokli. Mums ir situācija drusciņi savādāk, mums ir valsts atradnes, bet tur, kur ir pašvaldība atradnes, viņas var jau noteikt, piemēram, līguma pamatu, ka viņi pirms izstrādes jau šie izstrādātāji iemaksā noteiktā fondā, lai pēc tam var šīs darīgo izvērtējumu raktūs arī repultēt. Tā, tad arī piedalījos kopā ar priekšsēdētāju pašvaldības saimnības kongresā. Tad arī daudz jautājumu, no ko es arī minēju, tika risināti un skatīti arī pašvaldības saimnības kongresā. Tika pieņemts arī rezolūcijas. Tad bija tikšanās ar baznīcas pārstāvjiem par baznīcas remontu. Tur diezgan pasmagi tie jautājumi risinās, jo daudz ko neizprot šie cilvēki, bet kopā ar būvvaldi mēs te mēģinām izstrādāt to plāniņu, kā varētu palīdzēt arī baznīcai tikt pie šiem apliecinājumiem, būvēšanas un tālāk. Tāda īsumā ir, protams, tikšanās ar iedzīvotājiem. Jā, labi, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Lūdzu, Romas. Jūs pieteiktu tikšanās ar deputātu Valdes par vairāk kārtīgi. Tas tā. Bet man jautājums par traģisko gadījumu. Te tā aizslīdām garam tam jautājumam. Es domāju, kopš tā traģiskā gadījuma pie veikala, kad jauna meitene tikko nolikus tiesības uzbrauc puisi, visu labku palīdz Dievs palīdzēja. Bet tā vieta jau bija sen runā, ka tur vajag iet un taisīt, gāja celiņi, sakādās. Bet uz šobrīd nekas neizdarās. Pagājis mēnesis pēc tā traģiskā gadījuma. Kur ir problēma uztaisīt gāja celiņi, uzlīt dzīves? Kur ir problēma? Kāpēc jāgaida vēl kaut kādu spriekšanu, darīšanu? To vajadzēja otrā dienā vai trešā darīt. Bet žēl vienīgais kauns ir, ka tas jādara tā. Es par to šodien es tā braucu un tā interesi pēc izbrauc ārā no veikala. Tie ceriņi jāliek, lai viņi nogriež viņus nost, viņi ielīduši pirmkārt pilsētas teritorijā, ielas teritorijā, un atkal tur brauc ārā, tu pa kreisi paskaties, neko tu neredzi. Tev jābrauc ārā, pilnīgi jāizbrauc, ganīs labs gabals pāris metru braucamā daļā, lai tu redzētu pa kreisi, kas tur nāk. Es domāju, ko gribētu, Alfred, operatīvāk rīcība sevišķi tādās strateģiski smagās vietās, kur cilvēki bērni cietuši. Es saprotu, bet visam ir savu gaitu un savs risinājumu ceļš. Piemēram, lai gājēji pārēji ierīkot, ir ar valsts ceļiem jāsaskanās. Tas ir viens. Otrs, lai šo krustojumu paņemt nošķelt no šo... Tā ir mūsu iela. Jā, iela ir mūsu, bet tur arī jāpārliek ir žoks. Ar īpašnieku mums paredzēts ir šīs dienās tikties, esam sazvanījies ar viņu, līdz kā viņš atbrauks, tad dos atļauju šo žoku pārcelt, tad tūliņ arī tas līdz stabiem tiks noņemt visi no šie ceriņi un tad ar kompleksu uzreiz visu. Un nāksies jautājums pēdējais par to, ko tu teici, tur Tals un Raiņos Krustabā, par skaisto dzīvžogu iekop gadiem, vai tad tur nevaram uzlikt spogu, nevis griezt noskatīt. Tāds ir izcinājums. Tiešām cilvēki gadiem iekopuši, jā.
Ja īpašnieks teica, viņš saka, es viņam klāt netīkos, tad jūs ņemat viņus. Jā. Labi, paldies. Vai deputātiem vēl kādi jautājumi? Ne, tad lūdzu izpildu direktoru, lūdzu. Vai nepieciešams nolasīt mani? Nē. Nē, es varu kaut ko pakomentēt, varbūt. Pirmais bija izpildirektoru sanāksme Limbažos. Parasti šīs sanāksmes, viņas notiek reiz mēnesī, pirmajā mēneša piekdienā. Parasti pirmā daļa tāda pa aktuāliem jautājumiem, tad viena lektora pieaicināta, un otrā daļa, teiksim, labās prakses iepazīšanās to vietu, kur šie semināri notiek. Limbaži rādīja, ko viņi veikuši. Pēdējos gados lielas investīcijas, lielas naudas apgūšana, tad viņi dalījās. Interesants bija tas, kad kā viņi vecpilsētu ar atjauno, kad viņiem ir saistošie noteikumi par to finansējumu piešķiršanu, un tur iestrādāts tas tā kā ir konkurss. Šie, kas vēlās, teiksim, iegūt līdzekļus no pašvaldības, teiksim, fasādes vai jumtu atjaunošanai vecpilsētā, viņi piedalās tādā konkursā, tur vērtē iepirkuma komisija teiksim, tos priekšlikumus, un tad, teiksim, tā budžeta ietvaros, kas ir atvēlēts kaut kā tie 20,000 vai apmēram 20, man liekas, viņi teica, tad tā budžeta apmēros viņi, teiksim, iedod to finansējumu, bet visiem tas netiek, bet tiek atsevišķi kritēriji, pēc kuriem vērtē. Tāpat līdzīgi ir arī par šiem pieslēgumiem, tas, kas mums ir aktuāls, kad ir ūdensvādes kanalizācija, bet pieslēgumi ne visur ir. Tos ar daļai finansēt savu šādu sistēmu, kad viņam saistošajos noteikumos ir iestrādāts, kā viņi drīkst, teiksim, pašvaldību atbalstīt šos privātu māju īpašniekus. Tas par to sanāksmi, tad tālāk. Sanāksmes ceļu komisija, ko jau arī priekšsēdētāja vietnieks stāstīja, arī piedalījās, izbraucām uz vietas, tad neko jaunu nevar pateikt. Naudas svētku organizācijas komitejas vairākas reizes nācām kopā, paredzējām, kas ko dara, kas par ko atbildīgs. Iedzīvotājs sapulces Zemītē bija kultūras namā vienu vakaru. Tagad bija vairāk par apkuri un apsaimniekošanu, daudz sasāpējuši jautājumu. Tad bija knabu seminārs, kas bija Kandavā, tika aicināti, teiksim, arī piedalījās mūsu speciālisti daudz, un kaut kāds 3-4 stundas seminārs korupciju. Arī deputāts nezināja, bet tikai esot informāciju aizsūtīt, varētu arī piedalīties. Tad internāta vidusskolā bija šis konkurss noslēgums. Es aktīvs bez atkarībām pārstāvēju pašvaldību. Pārliecinājos, ka mums ir klases, kuras dzīvo bez atkarībām. 4 klases, 6. un 8. klašu grupā, man liekas. Tad bija estrādes būvnieku, būvuzraugu un mūsu būvvaldes bija kopēji estrādes apsekošana. Apstēmies, kas tur ir izdarīts, kas tur būtu vēl jādara. Vienlaidnieks par termiņiem, par darbiem. Pat estrādes labiekārtošana, uzliktas margas, tagad ir noējai gājēji no Zīļu ielas, pat apgaismojums lejā ierīkots no kurorta ielas. Tad pārstāvēja pašvaldību ar Rīgas plānošanas reģionu organizētā pašvaldību vadības tikšanās ar Latvijas valsts ceļiem. Latvijas valsts ceļu vadība bija diezgan plašā, pārstāvniecība diezgan plaša, bija, kas iepazīstināja ar saviem plāniem un arī atbildēs daudziem jautājumiem. Uzdeva jautājumu par Cēres ceļu, kas jau risinās, kas ir aktuāls jau bezmaz 2. gadu desmit. Patreiz situācija ir tāda par šo pirmo posmu no A10 līdz Cēres apveceļam, līdz Cēres pagriezienam ir sagatavots projektēšanas uzdevums un tūlīt tiks sludināts iepirkums projektēšanai. Projektēšana ilgs gadu. Prasīju, kad ir cerības, kad kaut kāda solījuma par tālāko virzību Latvijas valsts ceļu. Priekšsēdētājs Langis kungs neko nevar apsolīt, viņš teica, es jums solījumus šeit nedošu, jo es kaut ko jums apsolīšu, kādam būs jāatņem, tā kā patreiz miglā tīts šī ceļa liktenis.
cerēsim, ka iekļaus kaut kādos plānos, bet es saprotu, ka esam visādās plānos, programmās bijuši, bet visi atvarās pret naudu, jo ir katastrofāls naudas trūkums ar Latvijas valsts ceļiem. Teiksim, ja Latvijā tērē no valsts budžeta visu ceļu uzturēšanai kaut kāda nepilnas 150 miljoni, tad Lietuvā tas ir reiz 3, tas ir 400, kaut kāda 85,5 miljārdi. Un ceļu tīkls ir salīdzināms ar mūsu, teiksim, ar Latvijas ceļu tīklu. Tas raksturo to vien, ka naudas nepietiek. Jā. Tad tikšanās ar motocross sacensību Bosch superkaus organizatoru. Motocross notiks, kā visi zinām, 5. jūnijā šeit mūsu motoparkā. Jūs esat lēmuši par finansiālu atbalstu, naudu tiešā veidā nedosim, atbalstīsim viņus pastarpināt savu pakalpojumiem. Bija sarunas, ko mēs darām, kā darām, kā pa visu vienojamies. Tad bija atbraukuši augstsprieguma elektrolīnijas Kurzemes lokas projektētāji. Plānoti diezgan liela darbi ir nākošajā gadā. 330 kV līnijas rekonstrukcija, izbūve. Arī Kandavas novadā sāksies, un tas ir milzīgi ieguldījumi no augstsprieguma tīkliem. Tas arī būvēs jaunas balstus, jaunas līnijas. Viņi noprecizēja mūsu viedokli, ar būvvaldes viedokli, kas viņiem būs vajadzīgs, kādiem noteikumiem viņi te projektēs. Tā bija tā tikšanās. Tas visumā bija. Jā, paldies, Lūdzu. Man ir jautājums, es saprotu, ka Ozolāji tiek apsakoti no visām pusēm, labi iekārtoti, apskatīti, uzpucēti un 5 veidos mēs esam ieguldījuši milzīgas līdzekļus. Es īsti nesaprotu, kāpēc tas viss notiek, jo nekas jau tur nenotiek. Sēdien notiks pasākums. Bet mājas ir, labi, mājas ir, viss mājas bija smuks laiks un nekas nenotiek. Un vienīgie pilsētas. Apsekoja. Apsekots un ir. Nē, es sapratu, kurš pārāk nepiedalās. Bites nedavās. Jo tas pasākumu plāns es piekrītu, kad jābūt ir vairāk pasākumiem Ozolā estrādē. Nē, nav tā. Tad mēs apskatāmies kalendāru pasākumu plānu, tur ir vairāk plānot. Vismaz 4 vai 5 bija sezonu. Tiem miljoniem, ko mēs ieguldam? Tie nav miljoni, bet labi, es pilnīgi piekrītu, kad ir jābūt vairāk, šī brīvdabas estrāde mums ir tās. Jā, lūdzu, paldies, lūdzu, Romēk. Tas tev rakstīts, piedalījos māju apsaimniekotāju un dzīvokļu īpašnieks apulcēs, par ko es nešaubos. Bet, tad jautājums ir tāds, kāpēc vakar tu nepiedalījies pulksteni 2, Tāls ielas 12? Vienkārši. Dzīvokļu īpašnieks apulcēs, vai tev tur gaidīja gan apsaimniekotāju? Es zinu, es solīju, ka es būšu, bet man atnācis viens apmeklētājs svarīgāk šeit, un es nevarēju atlikt vienkārši. Jā, neaizgāju. Jā, bet gaidīt, jā jautājumi bija tur. Jā, paldies, lūdzu, arī. Mēs braucam pār pagastiem. Redzējām, ka tagad tiešām pagastos sāk pļaut zāli, un tas Čaklais bija Zantes priekšnieks, kas sarunājas 3 cilvēkus savus iedzīvotājus, kā viņš teica, un pļāva. Viņam bija gan trimeri, visur. Pārējās pagasta meitenes priekšnieks nezināja, kas darīja šo darbu. Tagad mēs runājām, ka pagasta priekšnieki nosaka un pļauj paši cilvēki. Lūdzu, Sigrid, uzdev jautājumu. Jā, pagasta pārvaldnieki ļauj, kas savas piedzīvošās teritorijas, organizē, teiksim, Cērē Vānē nopirkām pļāvējus, tur pašu fizisku pļaušanu veicinieks pagasta pārvaldnieki, bet šie vai nu probācijas darbinieki, vai nu saucamies informatnieki. Par zāli nemācēšu komentēt, tur ir viens privāti komersants, kas veic pļaušanu, nezinu, ko pļāvis pārvaldnieks, varbūt viņi vienojušies ir ar šo komersantu. Tā kā pa pļaušanu jautājums ir atrisināts. Es izdomāju situāciju, pārvaldnieks nav neko pļāvis, nekādu pļāvēju, vienkārši pārvaldnieka teritorijā bija tik organizēta pļaušana. Jā, paldies. Tā ir cilvēki. Tas ir savs zivs, jā?
Atbrauc uz pagastu svētkiem, mums atbrauc bija pagastu svētki. Mums bija ļoti ātri jāizdara darbīšana. Paldies, tieši tā ir jāorganizē un jāsaprot, ir tās pilnvaras jādod šiem pagastu pārvaldu, lai organizē un dara. Jā, labi, vēl lūdzu jautājumu. Jā, lūdzu. Šajā domas sēdē mēs runājam par ļoti aktuālu jautājumu. Norunājam, ka šajā domas sēdē to skatīs. Kur palika jautājums? Bērnu darbs vasaras brīvlaikā. Kurš viņu norāk? Ierosinājums bija man, ka šajā domas sēdē skatīs un stāstīt, kāda cituru, kā vajadzētu darīt un kā arī bijusi pieredze un jautājumu gatavos, kā palīdzēt bērniem vasarā atrast darbu. Ar domas līdzdalību, ar pašvaldības iestāžu līdzdalību, ar Andavas uzņēmēju līdzdalību un plus vēl valsts, kur piedalās. Jā, kas to es godīgi sakot, domas sēdē tāds lēmums bija pieņemts? Nebija. Pēc domas sēdē, tagad kā izskatā. Labi, ļoti paldies par priekšlikumu un atgādinājumu, tas ir ļoti labs. Es domāju, ka tur nevajag nekādu domas lēmumu. Mēs noteikti ar interesējošām institūcijām, kas mums ir iestādes, uzņēmēji, kopīgi, kā mēs jau iesākām runāt, kad varētu organizēt šo informatīvo saikni, kāds ir iespējas, kur strādāt bērniem, un es domāju, to mēs kopīgi nāksim kopā un runāsim. Jā, paldies par priekšlikumu un atgādinājumu, to noteikti mēs tuvākajās dienās to darīsim. Un es gribētu, lai tu kaut ko konkrēti pasaki par kongresu. Tā nevar, mēs piedalīmies. Kaut ko es saprotu, 6 rezolūcijas tika pieņemts. Par ko ir runa kongresā? Vai nav ko runa? Galvenais šī kongresa, varētu teikt, sauklis bija taupot uz izglītību, nebūs labklājība. Ja? Un tad mēs varam paturpināt, nebūs autoceļi, nebūs ne labklājība, ne izglītība. Un ja nebūs veselība, nebūs nekā. Tā kā galvenā šī problēma jau neskar tikai izglītību, skar visu kontekstu, jo valstī trūkst līdzekļu un pietrūkst tam, kā izpildu direktors minēja, kad sarunās ar autoceļu uzturētāju un autoceļu pārvaldnieku naudas nav. Un valstī ir jārisina šis jautājums, un viņiem nav no kā paņemt, atņemot vienam, tad nebūs atkal tam. Tā kā šī problēma, galvenā problēma ir tikas pieskar visas šīs nozares, gan veselība, izglītība, kultūra, visur trūks naudas. Tā kā šis ir darbs pie gaidāmās reformas, kā jau mēs zinām, izglītībā te visu laiku virmo, kādas šīs reformas, ko mēs runājam, te jau pieskārāmies par internātu skolām, tas tikai viens. Mēs zinām no pedagoga šīs atlīdzības finansējumu. Tur jau atkal ir jautājumi modeļi, kā varētu būt, kā risināt, ietaupīt. Labklājības ministrija domā, kā samazināt izdevumus. Tā kā šobrīd tā aktuālā tēma arī pašvaldības savienības kongresā bija par šiem sasāpējušiem jautājumiem, kā konstruktīvi, nevis neapdomīgi pieņemt lēmumus, vienkārši tikai lēmumu pēc, bet kādas arī būs sekas tam. Ja tu kaut ko samazināsi vai noņems kādam noskat, kādas būs sekas, jo viss šīs nozares tomēr ir saistīts. Un tā kā nevar tikai vienā tai projektā lielāko daļu funkcijas atdot pašvaldībām bez finansēm, kā mēs esam jau piedzīvojuši to, kad funkcijas tiek deleģēt pašvaldībām bez finansējuma iedalus. Tā kā šobrīd tas ir visvienkāršākais, bet tāpēc arī pašvaldības savienība protestē pret to, jo aizstāv šo pašvaldību intereses. Tā kā tās ir tās lielās, pa lielām tās sadaļas, par ko tik diskutēts un runāts. Ja jautājumu vairāk nav, tad aicinu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu apstiprināt domas priekšsēdētāju Normāšu Tovētu pārskatu paveikto māju mēnesī, apstiprināt domas priekšsēdētāju vietnieku Alfrēdu Iedeļu pārskatu paveikto māju mēnesī un apstiprināt domas izpildījumu pārskatu paveikto māju mēnesī. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi līdz ar to. Domas sēdes slēgt, paldies par darbu.